patiesībā viņš jau ir tas lielais stāsta veidotājs. Vienalga, lai arī kur viņš ir. Pagaidi, mēs tagad pabeigsim. Tur nebija nekā no tās mežonīgās. Tādā ziņā, ka tur bija jāliek normāli daudz darba, bet tās trases jau bija sirdī pacelājošas, paugurpilnas un burvīgas. Pa lielam jau es izņēmu ārā tikai sliktos posmus. Un tad es ļoti izbaudīju šos vēlos startus. Un tagad sanāk ar rīdziniekiem. Tā kā tu saki, ļoti mierīgi arī cevišķi tie, kas brauc buku skriet, viņi pat var paspēt vēl uz darbu aiziet. Par tiem ātrumiem, kas mums notiek ar Igauniem šobrīd, dominē gan bukā, gan zaķī. Lēni Igauni nav tomēr lēni. Es gribēju teikt, man kaut kā jocīgi izklausās, ka Igauni un pātrumu mēs te runājam. Jā. Bet kā jums, kā ekspertiem, Bērziņš var viņu apēst? Es ļoti gribētu redzēt, ka viņi sacenšās vienā distancē. Ja Bērziņš atbrauks un Bērziņam no Kuldīgas atbrauks Liepāja, tā kā ja viņam divi satiksies Grobiņā, jo Igaunis teica, ka viņš būs, tās būs mači, ko es gribētu pavērot klātiem. Jā, mēs nevaram kalnus uzbūvēt. Mēs varam izmantot tos, kas ir pa ceļam. To mēs Ventspils var. Tu pa hūti? Jā, es par hūti. Podkāsts Bukmežā pēc kāda ilgākas pauzītes atgriežas. Šodien mums ir divi pavisam interesanti viesi. Nesen satiku Dzintaru Liepājā. Dzintars Liepājnieks, Edijs ir vidzemnieks, un Dzintars, kā man raksturoja, viņš šāk redz, kā dzīvē notiek. Viens spītīgs, lecīgs vidzemnieks sadraudzējās ar tikpat spītīgi, lecīgu kurzemnieku, un tad, kad jau liekas, ka tā taku skriešana ir attālinājusies bišķi dzīvē, tad tomēr atkal kaut kā tie taku līkloči saved kopā un tā kā pavisam cieši kopā. Abi divi ir bukas skrēji ar pieredzi. Abi divi gan ir bišķi iepauzējuši. Man liekas, Dzintaram ir pēdējais skrējiens pie jūras Stirnu bukā, lai kur tas nebūtu noticis. Irbeni vēl labāk. Lūsis vienīgais. Jā, vienīgais Lūsis 24. gadā, vai ne? Jā. Edijs savukārt šogad paspēja noraut vāveri šoko koptajā trasē Tukumā pilsētā. Tas bija tikai, kā lai saka, tas bija tikai tāpēc, ka vajadzēja. Jā, gaidīsim arī abas drīzumā atpakaļ. Edijam starts priekšā ir šoko veidotajā Vilkaču maratonā jau šo sestdienu. Un man liekas, ka viņš skries arī distanci Vilks, kurā savu roku ir pielicis Dzintars, viņa draugs no Liepājas, viņa kašķīgais un spītīgais kurzemnieku draugs. Jā, arī man atsūtīja, ka viņš ir ielicis man sarakstā. Jā, un īstenībā tas tā arī ir. Buks laikam tāpēc ir buks. Interesants vismaz mums kā seriāla organizatoriem ar to, ka mači nenotiek vai notiek ar pārtraukumiem vienās un tais pašās vietās un distances tiek mainīts, kas ir interesanti mums kā pasākumu veidotājiem, bet tā pašā laikā tie ir lieki izaicinājumi, jo skaidrs, ka norganizēt seriālu ar vienu posmu Tukuma pilsētā, kā vienu posmu Ogrē un vienu posmu Tērvetē, gada no gada būtu baigi vienkārši, vai ne? Bet tāpēc tie posmi ir kā raibdzeņu ēderi, un tie posmi nebūtu iespējams, nebūtu čadīgi, palīgi komandas biedri, kas to palīdz izveidot. Un, ja par Ediju mums ir skaidrs, viņš jau kuro sezonu ir šoko labā roka, kvadras asistents, mačetes padevējs un zāģu vicinātājs mežos takas veidojot. Līdz ar to man bija pilnīgi skaidrs, kad ar viņu pieredzi mežonīgās vidzemes posmu, kas ir Daibe, Latvija trailu race vēsture, par kur arī virmo dažādas baumas, spekulācijas, ekspektācijas sajūtas un atmiņas ar katru gadu paliek aizvien baisāks. Tāpēc es skaidri zināju, ka Edijs var mierīgi viens pats čubināt savu dzimto pusi, kamēr es devos Liepājas virzienā. Jo mēs komandā to darbu mēdzam sadalīt. Ja šoko atbildēja pa Tukuma pilsētas taku veidošanu, tad mūsu leģendārais Artiņš kopja Gauju trailu 100 kāda distanci, tad Edijs strādā mežonīgā vidzemē, tad skaidrs, ka man jānokopja Vilks Liepājas pusē. Un tas, kas man arī pašam patīk, šīs takas meklēt, veidot, atrast, bradāt, bet Liepājās ieberzos, jo ar Edgaru, neslēpšu Liepājā mums vairāk palīgi aktīvi, viens no tiem ir Edgars Sprūts, un ar viņu mēs tā kā mēģinājām attīstīt
Bernātu Nīcas, Bārtas Nīcas, Bernātu Liepā, ieiešana no Lietuvas puses Liepājā, diezgan ilgu laiku tur pavadīju un sapratu, ka Bernātu dabas liegumā un privātu īpašnieku Zaloņdrātīs esmu iepinies kā tāds sivēns un ārā netieku. Un tad nezinu, kas Dīdī, laikam Edijs ieteica piezvanīt Zintaram. Un Zintars vienkārši ieskicēja savu skici, pie kuras momentāli pieķērāmies. Par to, lai viņš izstāsta to savu stāstu pats, kā līdz tā viņš nonācis. Bet jā, Liepājas pusē mums arī Mārtiņš Mikāls ir Priekulas puse ļoti paplaka un tas reģions. Tā kā, jā, ja nav šādu vietējo lokālo zināšanu, tad mēs varam iebersties un ārā no tā meža mēs netiekam. Tāpēc Dienvidu Kurzeme un Liepāja bija ļoti interesanti, jo tur ir ļoti daudz skaistu spotu, kurus ir ļoti grūti savienot ar bezgalīgajām Latvijas valsts meža kvartālstigām, neinteresantajām, ar grants ceļiem, ar privātu īpašnieku struktūru, ar dabas pārvaldes liegumiem. Tur ļoti daudz skaistas vietas, un tur varētu uztaisīt ideāli, 160 km gongu. Apvienojot Bārtu, Liepājas ezeru, Nīcu, visus šos skaistos apvidus vienā. Baigi gari stāstu, bet patiesībā šīs dienas podcasts mums ir no Mežonīgās Augstrozes, Edija atbildībā līdz saulgriežu nakts saulrietu sagaidīšanai pie Liepājas Ziemeļmola karostā. Un tur atkal ir Dzintara stāsts. Tāpēc ir forši abus vecos cīņbiedrus, draugus, čomus nosēdināt pie viena galda. Un, Edija, varbūt iesākumā izstāst, kas tad tajā vidzemē bija tik mežonīgs, jo tur viss bija mežonīgs, bet tas, ko paši buki lielākoties sociālos un arī privātās sarunās minēja, ka šīs beidzot bija tas posms, kas atdeva stirnbukam to stirnbuku sajūtu, jo lai kā mums gribās tās ērtības, ērtās piebrauktos foršos parkingu plačus, pilsētu vides plusus, buks tomēr ir mežonis savā būtībā, un savukārt tas atkal prasa kaut kādus papildus stresa momentus, grūtības un vispārēj. Īstās priekšvēsturi, ko tu tad daibēs sastrādājis, ka tu esi daļai taksu krēji tāds joprojām tāds pusnegatīvais, spītīgais takopis, un beig galā, kāpēc tu mežā staigā grābekli, par ko Šoko smējās līgs pa likdams, jo mēs tā nekad nedaram. Man liekas, pirmā lieta, kad es pieslēdzos jau vispār stirnubukam, cilvēki vispār nebija laimīgi paši par sevi, jo viņiem uzreiz es saistījos ar kaut ko ar daibi, kad viss ir atkal slikti, līdz ceļiem ūdenī jāskrien. Dubuņu kultūras kilometri. Jā, un kultūras kilometri, un tas ir pats labākais, kad ir kaut kas smuks jāskrien, tur ir bijis Šoko pie rokas, bet kā ir nedaudz dziļāk par potīti ūdens, tā ir uzreiz Edijs. Tur bez variantiem, respektīvi, teiksim, viss, kas ir slikti, tur es esmu, un tas jau kaut kādā ziņā tas tāds imidžs izveidojies, un es beigās, kad rīkoju gonkas, es nevarēju savākt to, sauksim to par kvorumu cilvēku, tāpēc, kad cilvēki vienkārši... Psihopātis, jā. Jā, viņi vienkārši, tāpēc, ka es varēju taisīt kādā... Es domāju, veselīgos. Jā, es varēju taisīt tukumā, bet neviens nebrauks, tāpēc, kad vienkārši zinu, kas veido takas, un tas tāds varbūt slikts mārketings, bet arī slikts mārketings ir mārketings. Un Daiba jau vispār ir teiksim, tāda vieta, kas ir pirmkārt tuvu manām dzimtajām mājām, ļoti tuvu. Otrakārt, man sensīts, viņš pirms kaut kāda laika es teicu, ka es gribētu uzrīkot gonku, kas ir tiešām kā gonka, tāda krūmāja gonka, varētu teikt. Viņš teica, ka ir tāda lokācija, es to lokāciju pats arī tā kā zināju, bet es nezināju tos kalnus un iepriekš nebija tam pievērst tik lielu uzmanību. Un tā, ka mēs sākām vazāties pa tiem mežiem kaut kādā tur ziemā, un te es sapratu, ka šajā vietā ir vai nu purvs, vai arī ļoti augsti kalni, kas ir savā ziņā pielīdzinām pat Siguldai ar dažiem noskrējieniem un arī kāpumiem. Un tā lēnām garām tās taka sāka čibināties un lēnā garā 5 mēnešu
pirmajā gadā mēs uztaisījām mazāku gonku turpat Daibē. Tie bija kaut kādi 12 km. Gonka bija garākais. Bet es atceros, tur tāpat pavadīja nenormāli garu laiku. Un jā, mēs takas taisījām pilnīgi no jauna mežā. Ar sākumā izcert tur saknītes, tad ar grābeklīti visu noņem nost un tad izveidojas it kā taka. Bet redz, pēc tam nākšajā gadā mēs 5 mēnešus strādājām, lai mēs uztaisītu 36 km apli. Tas bija 2019. gadā. Un, redz, tagad ir 2026. gads. Man tās takas atjaunot bija super vienkārši, tāpēc, ka viņas jau vienreiz bija izveidotas, viņas dabā bija palikušas, tā pēda bija palikusi dabā. Kas ir smieklīgi, tas Piltiņkalns, kuram mums neļāva skriet pāri, pieminekļu pārvalde, sauksim viņus tā, tur arī ir uztaisīta taciņa pāri, kur patiesībā ir uztaisīta pa jaunam. Bet smieklīgi, ka pie tā Piltiņkalna ir privāta māja, kur ir saimniece, kura man saimniece satiekot viņu tagad pirms Stirnabuku, viņa tā, jā, tur jau Piltiņkalnam pāri ir tā senā taka. Tā senā taka ir veidojis tas senais Edijs 7 gadus atpakaļ grābekli, bet man patīk vietēji viņu uzskata par seno taku. Un tas tāds man lika aizdomāties, kad ir kaut kas labs izdarīts. Viņi saka, jā, tur forši pastaigāties ir. Un tā kā teikt, tas darbiņš bija izdarīts. Šoreiz bija, lai Stirnabuks varētu atgriezties Austrozē, bija vajadzīgas tieši kaut kādas 12 dienas darba no rīta līdz vakaram ar mačeti grābeklī. Un dažiem vēl papildus cilvēkiem, kas palīdz nokopt to visu. Bet Edija, es atceros tu ideju pārdot, taisīt Stirnabuku posmu Daibē, Daibas apvidū. Tā nebija Daiba, tā bija Augstroze. Apzināti mēs Mārtiņa nolūkos izvēlējāmies nesaistīt to ar Daibu, jo, lai nenāk līdz šīs senās negācijas. Tu jau man nopārdevi ar to, ka mēs izgājām zaķa distanci, kas būtībā bija sena kopta distanču slēpošanas trase ar kalnu slēpošanas trasi, pamestas kalnu slēpošanas trases elementiem, un tas zaķu distances posms jau būtībā, es pats esmu skrējis Latvijas trailerējus, atceros, kā tas bija purvi un tā, bet tur nebija nekā no tās mežonīgās mežonīm. Tādā ziņā, ka tur bija jāliek normāli daudz darba, bet tās trases jau bija sirdī pacelājošas, paugurpilnas un burvīgas. Un pa lielam jau es izņēmu ārā tikai sliktos posmus. Tas ir viss, ko es, teiksim tā, atstāju, teiksim, skrienamos posmus pa kalniem, kalnu sistēmas, un vienkārši tas, kas iepriekš bija pa purvu, to tagad mēs skrējām pa grāns ceļiem un lielākām meža takām, lai attiecīgi sportistiem būtu, kur, kā tu saki, izlikt arī ātrumu. Jā, taku skrēja jau savu būtību arī dažādi. Mēs esam nišas produkts lielajā skriešanas pasaulē, bet ir taku skrēji, kuriem vajag meža parka stila taciņas, un ir taku skrēji kā Keniki Vikas, kurš saka, ko jūs ņematies, novāciet visas plāksnes, un tie offroad fani un tie ir orientēšanās sporta veidi vairāk pārstāv. Bet, ja tev ciskā ir, tad tu noskriesi gan meža parka taciņā, gan Austrozes pauguros. Tā kā, man liekas, tas ir tāds. Pirms gonkas man bija skaidrs, ka tas, kas ir vienkārši cilvēkiem, ir pa lielam šo trasi, ja tu vari noskriet, tad tu vari pirmkārt sev uzsist uz pleca. Otrkārt, tu zini, ka tu esi trenēts. Ja tu nevari noskriet Daibas trasi, tad, tev ir jāiet to trenēties. Jo trasi bija uztaisīta tā, lai viņu var noskriet. Nevienā brīdī trasi nebija tāda, kad viņā nevar fiziski paskriet. Tā. Jo, cik tur darbs tika ieguldīts, un nebija nekādu ne šķēršļu, ne ūdeņu. Jā, tur bija daži lielie koki, kurus dabs aizliedza pārzāģēt, bet, ja tu uz viņa vari uzlikt un tev nesarauja krampi, par krampi dzirdēji no Ronimojas? Ronimais bija stāstījis, ka viņš ar visu krampi esot skrējis. Tā kā, ja mežā atnāk krampis, tad viņš jāņem līdzi, labi, ka nebija lācis. Jā, tas gan Konstantins. Kas ir labāk, Ronimais ar krampi vai Āneču Vila par lāci? Jā, tas gan. Visi lāči, tur varam šobrīd atklāt, lāči tur patiesi arī dzīvoja tajā apvidū, tāpēc arī uz medaļas ir lācis, par medaļām mazliet vēlāk, bet skaidrs, ka pie šādas cilvēku kustības regulāras, trašu tīrīšanas, kopšanas, visiem pārējiem darbiem. No tie lāči jau laikam tur tika pārdienas pirms mača redzēti jau virzienā uz kurieni, jau tur Daibas pusē. Godīgi es teikšu, otrdienā vēl bija svaigas pēdas uz ceļa. Tā kā, kā es saku, kustība tika veikta apzināti ar kvadriciklu, bet tā kā man Rimants kaut kādā vienā dienā zvana un prasa, tā kā tu tur viens, saku, jā, viņš saka, tev neraustās, es saku, tā kā nē, bet ziņā, ka tu beidz runāt, tad tu pēkšņi tāds aizdomāties.
Jā, bet visi lāči devās Saldrījos virzienā, un maču nedēļas nogalē viņi tur manīt vairs netika. Jā. Tad, kad es svinēju tavu dzimšanas dienu, Daibas mežos, es teikšu Augstros vai Daiba, kā būtu korektāk teikt? Posms patiesībā notika Limbažu novadā, tātad Augstros. Šis ir unikāls apvidus. Man liekas, ka no sacensību centra vienlīdz attālums bija gan līdz Cēsim, Siguldai, Cēsim, Valmierai un Limbažiem. Jā, tas tāds unikāls trīstūrs. Vidzemes trīstūrs, jā. Nepieradinātās Vidzemes trīstūrs, jā. Jā, es svinēju dzimšanas dienu, Edija dzimšanas dienu tajā mežā, bet nevis tā kā dzimšanas dienas svin Kurzemē, Liepājā, un es pieļauju, ka visā pārējā Latvijā ar pikniku un visu pārējo mēs skrējām pa to mežu. Un nevis skrējām pa nomarķētu trasu, mēs vienkārši bijām, ja es nekļūdos, 7 skrējēji, kā saka, random skrējēji, cits orientieris, cits skrējējs, cits vanabīs skrējējs, ja es pieminēšu mūsu bēdīgi slaveno draugu Biciņu, jo viņš bija kaut kādā ziņā tajā brīdī arī mūsu etalons, un tad mums izveidojās tas stāsts par Konstantīnu, jo arī tajā laikā, jo tas bija sen, tas bija 2020. gads, jā, tiešām sen. Un tad izveidojās tas stāsts par Konstantīnu. Konstantīns ir tas lācis, kas ir tajā mežā. Un mēs skrējām, un mēs par viņu runājām ļoti daudz, tajā skrējienā. Un tagad, kad, piemēram, parādījās vispār tās vēsmas par to, ka tur būs stirnubuks, es jau Edijam uzreiz rakstīju, vai kaut kādas saziņa mums tur bija. Es uzreiz prasīju par Konstantīnu, bet es īsti neatceros, vai tev aizgāja, par ko es runāju. Es domāju, varbūt tu par savu draugu Konstantīnu to domāji. Nē, man ir viss skaidrs. Jo mēs toreiz skrējām, kaut kas tur brakšķēja vēl krūmos. Varbūt tas arī bija Konstantīns. Bija tur kaut kāds. Bet interesanti bija tas, ka mēs tur skrienam, 2 aizskrien tur, 2 tur, citi pa pļavu, un tas bija tāds tusiņš. Es tajā brīdī iemīlēju tā skriešanu tā kā vēl augstāk. Ja stirnubuks man ir iedevis to mīlestību skriet mežā, un tad es aizbraucot un redzot, ka var dzimšanas dienu svinēt tādā veidā, man tas vispār man likās tik fantastiski. Ja tas man arī bija tas pašam punkts, kad es sēdēju zaķī, un tad es ar Ediju skrēju kopā, un viņš man kaut ko saka par Duracell baterijām. Tas stāstīja, atceries, jā? Kad es sapratu, ka es ar Ediju varu skriet vienā ātrumā pa tādām vietām, un tad es sapratu, kad jāiet buka distancē, ko akstīties. Un buka distance man bija pēc tam uzreiz piedestāls. Bet nav jau tā, ka lāči dzīvo tikai Vidzemē. Tad, kad es vēl sapņoju iziet to Bārtas pusi, biju paņēmis mammu līdzi pavazāties. Pat ķiburu strautu pusi un pat to apvidu, kur mēs neielikām šobrīd trasē. Un mammai šausmīgi bail no lāčiem, un viņa Vidzemē sēnes nelasīs, un ogot vairs neies. Un mēs atbraucam mājās, un tad bija kaut ziņa parādījusies, ka Bārtas pusē parādījies lācis. Tās dienas vakarā. Tā kā, ar lāčiem būs jāsadzīvo, vienkārši ir jāsaprot. Pēdējā gada laikā, ja mēs runājam par Konstantīnu un viņa ģimeni plašo Latvijā, tad ir gan Bārtā redzēts kaut kur lācis kamerās, gan arī Tadaiķos. Un tas sanāk tāds, un mums tagad sanāks, kad ies pa vidu viņu lokācijām 2. Bet tas jau ir pa vidu. Pa vidu, jā. Viņi katrs savā ģimenē. Tas nozīmē, ka distances vilks dalībniekiem obligātā ekipējuma tajā sarakstā būs jāiekļauj lāču šilpītes, ja? Saka jau tā, ka jātrokšņo. Varbūt vienkārši dziedāt Jāņa dziesmas vajag skrienot, un tad jau viss būs kārtībā. Līderim. Tas viss uz viņu, jā. Es nezinu, to drīz likt podkastā, bet tas ir īstenībā viena no smieklīgākajām lietām, ko ar dabas aizsardzības pārvaldi pastaigājoties pa mežu. Viņi saka, jā, jūs izbiedēsiet, kas tur dzīvo, kaut kāds putns. Es saku, jā, te visi pa mežu staigā un pilnā balsī dzied. Es nekad neesmu dzirdējis, ka skriešanas mačos kaut kas skaļāks par čabēšanu un viegli valsoņu būtu dzirdams. Tu man neesi dzirdējis. No manīm nāk pērls. Jā. Labi, atkāpīt. Par izmaiņām, jā. Mums tika mainīti starta laiki. Un jautājumu, kāpēc katru reizi mainās šie starta laiki, tad mēs varam vienkārši paskaidrot, ka tad, kad distances tiek saplānots kompakti, tā ir tā taku skriešanas dilēma, ko nav iespējams normāli atrisināt, jo, ja tu distanču starta laikus sarunzē tā, ka visas distances finišē apmēram vienā laikā, veidojas stūķi, grūti apkalpot dalībniekus finišu zonā un tam līdzīgi. Kājām gājēji, taku gājēji, traucēja skrējējiem un otrādi. Tāpēc apzināti pieņēma lēmumu pārgājienu dalībniekus laist stundu agrāk startā un skrējējus vēlāk. Bet, protams, tas atkal rada nākamo negatīvo efektu,
tie, kas ātrāk iznāk no meža, tie grib ātrāk braukt mājās. Veidojas, viņam par visu var ir jātiek ārā no parkinga. Iespējas un opcijas tikt ārā no parkinga ir tikai vienas vai divas virzieni. Un viņš traucē skrējējiem, veidojas atkal nākamā problēma. Respektīvi, jau braucējs jau traucē skrējēji. Edī, kā tev liekas, vai mēs tik mežonīgi apvidu varam arī šādas lietas noprognozēt? Varbūt tā lielākā mācība, ko es sapratu, kad visforšākais parkinga laukums patiesībā ir pārgājienu dalībniekiem, kas ir vistuvāk centram. Un viņš radīja arī vislielāko spiedienu un apgrūtinājumu, jo tie bija tie, kas pirmie gribēja tikt ārā no maču centra, traucēja un distants neizbēgam mums bija spiests tikt organizēts arī pa šiem grāns ceļiem. Un šodienas acīm skatoties skaidrs, ka pirmais parkings būtu jāveido, nezinu, kaut vai 3-4 km attālumā, bet pārgājienu dalībnieks, lai viņš atnāk uz centru, un savukārt tad tie vēlie starti, kas mums bija tā kā buki lūši, tad viņiem vajadzēja rezervēt varbūt to parkingu tuvāk sacensību centram, bet šie vienmēr ir tie lēmumi, kurus ir baigi grūti izskaitot, baigi grūti pieņemt, jo pamainot vienu lietu, mums Tukumā, piemēram, bija slikts laiks. Mēs pieņemam lēmumu izziņot ātrāk rezultātus, lai cilvēkiem nav jāterinās, un bieži vien pārmet, ka diena ir pārāk garā, abalošana pārāk vēlu. Saspiežot šo laika skalu, mēs atņemam laiku distances tiesnešiem saskaitīt rezultātus, jo ir daļa vēl dalībnieku trasē, un par cik mums ir ļoti saspringts un tādas labā ziņā asiņainas komandas cīņas, tad katrs dalībnieks trasē vai katra kļūda, kas netiek izlabota, ietekmē komandas cīņas rezultāts. Tāpēc Augstrozē mēs vispār pat nepaziņojam, kāda ir komandas STB Superlīgas šī posma rezultāti, jo viņi var tikt mainīti, un viņi tiek mainīti, viņi tiek koriģēti un laboti un papildināti, un tos mēs izziņojam pirmdien, otrdien, jo Tukumā bija tāds negatīvs piedzīvojums ar top 16 komandu, kur mēs finišā paziņojam, ka viņi ir top 16. Savukārt pāris stundas pēc rezultātu izziņošanas viņi izrādās, ka viņi vairs nav top 16. Tad ir šausmīgi liela apvainošanās, kā tad tā. Jūs teicāt, ka mēs esam top 16. Un nekad nebija iedomājies, kā Stina Buks tiek organizēts. Un tagad es redzu, kad atbrauc cilvēks pilnīgi no citas lokācijas, un es tur esmu iemetis tikai tādu skicīti aptuveno, un mēs satiekamies kaut kur, un tas cilvēks jau ir bijis tur, redzējis to, tad uzreiz jau skatās tur. Un tas, cik ātri aptver visu. Kā teikt, vai jūs esat to skilu noslīpējuši saucamā, to savu, kā jūs viņus saužat, tas tā, kas ir gribētu teikt. Tā ir, tas ir kaut kas vairāk nekā tu skaties vienkārši pierakstos un izēja precīzi. Tas ir tāds, tas ir sajūta līmenī, es nemāku to izstāstīt, bet tas man ļoti pārsteidz. Jā, kā jūs attīstījāt to skici? Vienkārši ar to pieredzi vai ar to vēlmi? Vēl jau līdz galam tā Liepāja nav devusies rokās. Būs jau jābrauc vēl, un tas, kas arī dalībniekiem nepatīk, ka tās distances tiek mainītas, viņas tiks mainītas tieši iemeslu dēļ, jo tie tomēr ir 60 km. Un nav tikai tā, ka mēs gribam skriet tur, kur mēs gribam skriet. Tur, kur mēs gribam skriet, tur ir kādam ganības, kādam ir dzeloņdrāti, kādam ir, nepatika. Meitas. Kādam ir, Pilskalns vai vēl kaut kas tās pašas Pildrupas grobiņā, kapitāla vieta grobiņa. Man bija lielākais pārsteigums grobiņi. Es vienmēr braucot uz Liepāju, vienmēr braucu garām un nebija nekad iebraucis patiesībā nenormāli kaifīga mazpilsēta. Tādā, kurā pat liekas, ka, ja es gribētu dzīvot Liepājā, es laikam dzīvot labāk grobiņā. Tā pavisam godīgi. Es grobiņā esmu uzaudis. Un Pilsdrupas un viss tā vide. Un tur ir riktīgi forši. Tad skaidrs, ja tev pašvaldība tajās Pilsdrupās neielaiž, tad viņi neielaiž. Tad atkal meklē citus tiltiņus. Vai mototrases, kurās mēs te plānojam ar tevi parādīties, apmeklēt. Tad jau skatīsimies. Bet mazas izmaiņas jau distancē noteikti būs. Tas pats ar sacensību centru. Mēs viņu šobrīd esam pārlikuši no rietumu krasta to vietu, kur mums ieteica pašvaldība. Izrādās, viņi bija paši sajaukuši, tā nemaz nav pašvaldības īpašums. Tas ir Liepājas speciālā ekonomiskā zona, un tur ir aizsardzības ministrija, un mēs saprotam, ka mēs nemaz tur nedrīkstam organizēt. Tur ir saskaņošanas process ar aizsardzības ministriju tik garš, ka mums laipni palūdz tomēr taisīt pasākumu pie Ziemeļu mola. Mēs tā kā esam nomainījuši atkal sacensību centru. Tas ir tas asfaltātā, tā ieplaka, tur taisīt? Es domāju, tieši tur, kur ir tas tramvai, tā kā
pats centrs ir tur, finišs, bet, protams, kad Expo un vispārējais būs tajā ieplakā, kas ir, no kurienes neredz jūru. Jā, bet no vienas puses tas ir labi tā ieplaka, jo nerad arī ir tas vējš jūras. Un gadās, ka viņš ir arī tāds. Jā, tas ir plāns B, bet tomēr, ja vējš mums atļaus, vējš Liepājā ir vienmēr, bet ja vējš būs tāds, kas mums atļauj taisīt to finišu zonu un centru, mēs tomēr gribam tajā saulgriežu vakarā redzēt gan to saulrietu, gan iekurināt ugunskura un ieplakā, no kuras neredz dižjūru, priekš kā mums tāda ieplaka pareizi. Jā. Jo otrs piedāvājums bija taisīt arī Liepājas centrā parkā. Tur jau tieši tas pats stāsts. Parkā, vai tu taisi Tukumā vai Ogrē, tu esi parkā. Jā. Ja tu esi Liepājā, tev ir jāredz, jo man tā vismaz liekas. Un ja man tā liekas, tad man liekas, ka arī vismaz daļai Stirnbuk tā liekas. Visiem, kas nav no Liepājas. Jā. Jo aizbrauc Liepājā, skaidrs, ka gribējās sacensību centru pie Liepājas burtiem, viskaistākajā pludmalē, kāda mums vispār ir. Bet skaidrs, ka uztaisīt to jandāliņu ar visiem street food aparātiem un visiem, kas mums brauc līdzi. Īsti laikam tur nevarēs. Un parkoties piegalošajā parkā, pultvēņi, aizstrādes, atkal nebūtu tās. No pieredzes saka, ka Liepāja daudz ko uzņēmusi, panesusi, iznesusi. Un man liekas, ka Liepāja tāda ļoti elastīga, sevišķi uz sportu. Tas pats pasaules rallija čempionāta posms, kad bija, tad tur arī pa pludmalē bija finiša automašīnām. Un tur, Un tad paprasīsim Medijam pēc mača, kurā viņš skries vilku. Zintaram Skrundeniekam par godu un spītu. Tur ir. Vai tās, kā mēs saucam to granteni? Brīnišķība, debesšķība. Jo man tiešām viņa likās pēc tā garā etapa pa to bānīt, man tiešām likās mega brīnišķīgi, un es saprotu, ka viņi ir izveidoti, ka tur ir bijis lauku ceļš parasts, bet viņi ir izveidoti tieši VRC vajadzībām, un viņa ir līku, loču augšā. Tur autorallija mašīnas, tur ir bijuši gan Eiropas rallija čempionātā posma ietvaros, gan tāpat vietējā rallijā. Tur nereti iegriežās mūsu Latvijas dullākie braucēji, tagad varēs dullākie skrēji arī. Es saskam piezvanīšu, lai viņš arī piedalās. Jā. Viņš diez vai skries, bet ja viņš piedalīsies savā stilā, tad visi buka pa grāviem. Tad arī tas bārds lācis nebūs tur. Bet pirmā reize tāda situācija dzīvē, kad ir otrādāk, jo parasti, kad es zvanu Dzintaram, viņš vienmēr man saka tekstu, kaut kas atkal būs kaut kādi Tagad ir otrādāk. Sūdiem beidz, jo sūdi mums, kā teica, sūdi vairāk nenāciet, ja? Nē, tā populārā dziesma. Medaļa. Runājam. Medaļa jautājums. Medaļa jautājums ir tas, kas man uzreiz, jo es tad, kad Kuiti sanāca. Kuiti sanāca. Ar medaļām mēs aizgājām kuitos. Jā. Liepājā tātad. Un Liepājā būs arī šāda kuita, būs arī jāskan. Nebūs tā, ka viss būs tikai ar mašīnu braucams. Nekad nevajag uzburt ainu, ka tur būs tik labi. Bet, tas būs labi, bet nebūs, tā kā es gribēju teikt, nebūs tik gludi, varbūt. Būs tur arī jāiekāp un kāds krūms, kāds kuits jānolauž. Jā, šodien es uzzināju jaunu vārdu kuiti, kas kurzemniekiem ir pašsaprotama lieta. Man tas ir jauns, to es pierakstīšu. Bet kuitos arī knauši dzīvo. Bet medaļas tās bija simbolisks, jo Augstroza ar medaļām nogāja visu greizi, cik vien greizi varēja noiet. Bet tas, kas Dzintaram lika ieplasties acīm, uz momentā distanču mūsu ražotājs, franču ražotājs, ļoti liels uzņēmums, kurš ražo medaļas gan Parīzes maratonam, gan pasaules čempim ūdens sporta veidos, un tiešām apkalpo daudz un dažādas pasākums, UTMB sēriju ieskaitot. Augstrozē izdarīja pilnīgi visu to, ko nevajag. Neskaitot to, ka mums pazuda ceļā 4 kastes ar zaķu medaļām, tad vispārējais bija sajaukts. Ja bija pareizes medaļas, tad bija nepareizes medaļu lentes. Lentes bija no Liepājas, bet distancēs Stirnbuks bija vēl otrādāk. Bija Liepājas medaļa ar Austrozes pareizo lentu. Tā kā, Dzintars to uztver kā tādu simbolismu. Mums tas bija kārtējais belziens pakrūtē, bet, droši vien, kad, kā tu teici ar tiem?
viss, kas pāries, tas pāries. Un, tas jau ir sava veida mārketings. Teiksim, ir cilvēki, kuri negrib mainīt medaļas, es tā lasīju, tāpēc, ka viņiem liekas, ka šāda medaļa otra vairs nebūs. Jā, bet tie, kas gribēs, viņi varēs samainīt, bet cilvēki mums prasa šobrīd, kur var samainīt, viņus nevar. Mēs viņus necepjam kā kukulīšus, mēs viņus atkal pasūtam pie tiem pašiem frančiem. Ne, franči ražo kā nevis komplimentu, bet viņiem tas ir jādara, jo viņi sastrādāja nepatikšanas, bet tas prasa laiku. Viņi saražos, medaļas pienāks uz Liepājas posmu. Cerams, ka neko šoreiz nesajauks. Un tie, kas gribēs, varēs izņemt zaķi, kas nedabūja, un buki, kuri dabūja nepareizās, varēs izņemt savas medaļas Liepājā, un tie, kas nebūs Liepājā, tie var pieteikties e-pastos un nosūtītas formas. Ar mūsu draugiem DPD paku skapju palīdzību viņas tiks nosūtītas pēc piedarības, bet Edijs jau pareizi saka, lielākā daļa droši vien saglabās kā tādu foršu piemiņu, jo nepareiza medaļa arī ir medaļa, un nopelnīt jau tika tā nepareizā medaļa. Un būs viegli atcerēties. Jā, tā kā tie, kas gribēs, tie saņems pareizās medaļas, bet tās vecās mums arī nevajag atpakaļ nodot nepareizās, tās, lai paliek piemiņai. Es varētu arī varbūt iestāstīt to savu stāstu. Varbūt tas motivēs kādu to medaļu paturēt, kad zinās, ka tur pat kaut kāds stāsts, kurš nav apzināti veidots, bet kurš ir ļoti piemērots tam notikumam. Jo es tikko izlasīju to ziņu sociālajā vidē, kad ir tāda lieta notikusi. Man nevienu brīdi nebija tāds pārsteigums vai, Dievs, kur tā var, bez mazliet kritiskais latvietis un tur, viss slikti LV. Man bija tāds, ka tas ir pilnīgi loģiski, jo Stirnobuks Edija dzimtenē nekad vēl nebija bijis. Viņš ir bijis vidzemē ļoti daudz. Tur cēsis ir bijuši, un cēsis dažādākos nosaukumos un pusēs, un viss tur ir bijis. Bet tieši Augstrozē, tur, kur Edija Pirtiņa ir, un kā viņam bija? Ceidars, jā, pareizi es saku. Tas bija draugs. Jā, kur viņš tur staigā apkārt visu, un tur tagad nonāk Stirnobuks, un arī manā dzimtenē nekad nav bijis Stirnobuks. Es domāju, Grobiņa. Liepājā ir bijis Stirnobuks, bet Grobiņā, kur es esmu visu savu dzīvi skrējis, savus, teiksim tā, superamatieru treniņus, visu, un tagad pa tām takām, man tas tāds īsts sapņu piepildījums ir, un tad tās divas vienīgās reizes satiekās tieši tik neloģiskā veidā, kā satikos es ar šito cilvēku, kurš arī ir no tās pašas Augstrozes, un esmu no tās Grobiņas, un mūsu vieno tikai un vienīgi skriešana. Jo pārējās dzīves jomās mēs esam kardināli atšķirīgi cilvēki, bet tajā pašā laikā kaut kur līdzīgi. Ja kāds varbūt pat izteicās, ka esmu Edija vecāka versija, vai viņš ir man jaunā versija, kaut kur tajā brīvajā lidojumā, tad, kad mēs ceļš skrējām, kad mēs varbūt nebijām tieši rāmīši skrējēji, ka mums patika kaut kas tāds, kad vieta, kur tu var nokrist pa klinti, upē, piemēram, iekrist vai pārlikt pār baļķi un uzlikt citam baļķim. Mums tas viss patīk, man patīk, viņam patīk. Un tad šī medaļa, es viņu uzreiz sapratu tāda zīme vienkārši personīgi. Man ne jau citiem cilvēkiem jau gan jau ne, viņiem ir savs stāsts, bet viņi var paņemt, mūsu stāstu. Un tieši, kad vienīgā reize, kad sezonā ir šie posmi, un kad viens posms Edija posms ved uz manu mājas posmu, tad tā medaļa ir jau tā kā apsteigusi to notikumu. Tā kā man piemiņa nebūs, man nebūs divas medaļas jāliek, piemēram, pie spoguļa, man tā viena jāpieliek, un man tas stāsts ir gatavs. Vispār atgriežoties par to mājas posmu pie Grobiņas, es ceru, ka es tev paņemšu līdzi trasē, tā kā mēs marķēsim. Tāpēc, kad mazliet atgriežoties pie Augstrozes, tad, kad es ar Augstrozē ar Šoko, jo es speciāli gaidīju Šoko, man tas bija principi jautājums, sagaidīju Šoko, līdz mēs sākam marķēt. Tā, kad tu marķē, vienalga, kur Tukumā vēl kaut kur marķē trasi, man tas ir vienkārši, tā ir vēl viena trasa ar smukākām vietām, ar citām vietām, bet tā, kad tu sāc marķēt savā trasi, es pat nezināju, kur bultu sākumā šaut. Es saku, Šoko, bļāņas, nevar kaut kā ieskrēties. Tāpēc, ka tu savā trasē kaut kā savādāk jūties. Tas ir, tu tagad tāds, es nevaru to izskaidrot, kā tas ir, bet tur ir bišķiņa. Nē, ja tur ies reizē ar manā trasē, tad tev būs tāds tā kā stāstu vakars. Un tad viss, paldies. Jā, jo es runāšu. Tiekamies Grobiņā. Es runāšu, stāstīšu, man patīk stāstīt, jo man patīk trasi veidot no stāstu, un arī šeit trasē es redzu iespējamu stāstu. Stāsts nav tā kā grāmatā uzrakstīts un viens vienīgs un pareizs, bet tur stāstu ir izveidot, un tas man ļoti patīk. Jo tad, kad es braucu uz Stirnobuku citiem posmiem, man ļoti patīk,
kad ir šis stāsts, un viņš kaut kā vai nu es spēju iztēloties vai kā, un tad es skrienot to stirnbuku, cenšos to stāstu nolasīt, to konkrēto posmu. Un, piemēram, man ir ļoti svarīgi, ka tagad Liepājā būs mums vilks, ļoti garš skrējiens, varbūt ne tas interesantākais tieši ar nebeidzamu reliefu, kad augšā lejā, bet būs arī šur tur augšā lejā, bet man patīk tas, ka tur ir šis stāsts caur maziem Latvijas ciematiem, caur transporta ceļu, kurš kādreiz bija fundamentāli svarīgs latvietim, tagad viņš ir zudis, bet liecības joprojām tur ir, tad mēs nonāksim skaistā grobiņā, kur ir atkal savu stāstu par vikingiem, par visu, un tad mēs no grobiņas atvadīsimies, un es ceru, ka mums sanāks uzrīkot tur tā starposmā, kad no grobiņas mūs skaisti pavada uz Liepāju. Un arī sagaida. Jā, grobiņnieki, kā teikt, pavada un liepājnieki sagaida. Un mums tas stāsts izvērtīsies, caur vēsturi, zinām, caur novadu un caur vairākām, lielākām, mazākām apdzīvotām vietām un pilsētām. Kur tad būs vilkiem starts? Vilkiem būs starts Paplakas stacija. Izklausās nenormāli plakans. Nē, tas nav plakans. Man ir īstenībā interesanti, jo es tur nekad neesmu bijis, un es to kartu atvērsu vienreiz. Tas nav plakans, tas ir paplaks. Un turpat ir vēl viena interesanta vieta, tur ir Krogzemi. Un, kad viņi izrunā, man ir tāda sajūta, ka viņam ir garš, viņš ir Krogzemi. Bet tas ir dzirdēta vieta. Jā, tas ir dzirdēta vieta, tāpēc, kad ir ātrumposms Krogzemi. Jā, un ir stacija arī. Krogzemes stacija vecā, un tur ir arī baznīca, un tur ir tāds izteikts, izcils tāds lauka idila, dziļā lauka idila. Bet tur arī agrāk ir bijusi ļoti liela kustība, tur ir braukuši cilvēki no Liepājas, tur viņiem ir bijuši dārziņi, un tur visi domājuši, ka kādreiz būs liela pilsēta un liela darīšana, bet tagad tas viss ir dabaņām virsroku. Un tur ir šīs liecības, kā jau es teicu, un tās visas skrienot, un būs laika apskatīties, jo nebūs jāplēšās visu laiku tikai varbūt tur ar reliefu izaicinājumiem un ar sūnām, bet būs laika arī nostāties uz kājām un pabaudīt dabu, tāpat arī būs, Jo, man liekas, nereti ir tā lielākā problēma, tas, kad aizmirst pacelt galvu, jo runājot par to stāstu, ko tu teici, šis te kungs, kas ir man kreisajā pusē, te labajā pusē, man liekas, Rimants ir vienmēr tas, kurš vienalga, viņš kaut kur aizbrauc. Piemēram, Augstrozē viņš man zvana, es viņam zvanu, kur tu esi? Es esmu Augstrozes baznīcā. Un nereti viņš ir tas, kurš mums ar Šoko ir tā kā tāds, es neteikšu kā skabarga, bet viņš ieskainam tur. Un patiesībā viņš jau ir tas lielais stāsta veidotājs. Vienalga, lai arī kur viņš ir. Pagarimā. Mēs tagad pabeigsim. Jo mēs, zināt, ja tu esi kaut kādā tajā savā vietā, tu jau esi pieredzis pie tām savām vietām, un tu jau pa labi, pa kreisi neskaties. Un tad atbrauc šis čeks no ķesteciem, un viņš apskatās kartē, un viņš brauc uz, teiksim, jaunām vietām, ko tu pats nesties, jo tu taču visu zini. Tev taču viss ir jau skaidrs par savu to lokāciju. Bet tāpēc ir labi, kad ir cilvēks, kurus es saucu parasti par fanātiķiem, kurš aizbrauc un atrod tās vietas, un viņš ar to lokālo stāstu pievelk klāt tos mazos riņķīšus. Kur zemē tie stāsti paši pievelklās klāt, tur nav nekas pat jāmeklē. Tur, piemēram, Paplaks tajā dzelzceļa stācijā, kur tu gaidi to plakano skrējienu. Mums sagaidīs neviens cits kā Divu spēļu dalībniece Dzintra Blūma. Ļoti kolorīta kundze, un Šoko nebūs tas, kas dos startu ar kvadriciklu. Un tas nebūs Rēdijs, kas brauks pa priekšu. Tā būs Dzintra Blūma, kas brauks. Adināšu viņas startēja, man liekas, 88. 92. gadā. Vai tā? Bet tu atklāsi, ar ko viņi brauks, ja tas paliks noslēpumā? Viņai ir, patiesībā viņas bizness ir zirgi. Jā, tas būs, tā nav droška. Es domāju, ka tā ir droška, bet nē, tas ir sporta pajūgs. Un jā, viņi brauks Šoko ātrumā visiem pa priekšu. Un ļoti laipni pretim nākoši cilvēki parādīja savas privātās takas, kur parasti viņi turists varbūt tā kā nelaiž, bet vilku slaidīs. Un tas sākums tieši kā reiz būs tāds, kad varēs skriet plakani. Bet tad, kad viņi nonāks Paplakā, plakanajā Paplakā, tur vairs nebūs nekā plakana. Bet izstāst vēl, ko viņi ir bānītis.
Bānīts. Paplaka, kā ar pilsētiņu bijusi, tankisti un kas, raķešnieki un kas. Jā, nu tur bija tankisti, rūpīgi sakot, tankisti, garnizons, jā, tur bāzējās tanku rota. Es nepateikšu precīzi, kā viņu nosaukt, lai es nekļūdītos. Neesmu superīgs vēsturnieks, bet jā, tur tika uzbūvēta un bija tanku rotas izvietojums. Un viņi arī iesaistījās aktīvā kaujā no šīs Paplakas bāzes caur Priekuli. Kad nāca iekšā pretinieks, bija jābrauc atsisties. Tur notika diezgan tādas lielas kaujas, viens no lielākajām Latvijā tieši ar tankiem, kad tāda vēsture tur ir. Caur to garnizonu bijušo mēs arī skriesim. Tur arī būs tuvumā vecais pilskalns, tur būs vecais ūdens tornis arī, kurš apgādāja šo garnizonu ar to visu. Un tur būs vēl upe mums palūdījis pa leju. Ganības un īstenībā palienas. Palienas ir tas, kas man norāva jumtu, jo tur varētu būt diezgan grūti gan skriet, gan trasi kopt. Bet es ceru, ka Šoko ar Ediju un ar Dzintaru palīdz. Mārtiņš Mikāls mums taču vēl būs un Edgars Sprūsi. Pa visiem mēs tiksim galā un kaut kā līdz iztratīsimies līdz nākamajam objektam, ko patiesībā tas bija tavs galvenais tāds smaragds tajā trasē. Jā, lieta, ko nospēra. Jā, tas nav. Es domāju, ka bieži tas nenotiek, pavisam noteikti ne. Latvijā ir nospērts tilts. Jā. Tur bija tilts, tiešām liels tilts, kur pārvietojās nevis kaut kāds mazbānīts vai kas, bet tiešām pilnvērtīgs. Vilciena, dzelzceļa tilts, kur nospēra latviešu zēni. Latviešu zēni paņēma, viņi izdomāja, ja vilciens vairs nebrauc apriekš kam tiltu. Viņi jau nezināja, ka buks skries līdz 26. gadā būtu noderējis. Tad nāksies forsēt upas pa buciskam, teiksim. Tiešām nāksies forsēt, jā? Vai forsēt, vai tev forsēt ar Šoko, lai citiem nav kājas tik slapis, tas ir cits jautājums, bet upē pāri būs jātiek un no šiem tiltu balstiem, tā kā no apakš būs jālūkojas uz augšu uz viņiem, jo viņi ir patiesībā. Es nezinu, vai ja viņi būtu Liepājas centrā, vai viņi izskatītos tik iespaidīgi, bet atrodoties tur, kur viņi atrodas un viss tas kopā, viņi tiešām rada tādu seriālu sajūtu. Tieši tā vieta. Abās pusēs ir vienkārši lieli augsti betona balsti. Kā teikt, ceļš beidzās, un pēc upes viņš atkal tā kā atjaunojās. Un tas ir tāds tā kā divas skatuves, no kurām tu var skatīties uz upes ieleju. Tur gan ir nedaudz krūmiņi, tad mums patraucējuši, redzēsim, kā tur vēl viss izskatīsies līdz sacensību dienai. Bet jā, tā ir tā Virgas lanka, vietēji viņu sauc par Virgas lanku, un man ļoti patīk tas šajā trasē, kad es pieļauju, ka liepainieki arī nezinās šo trasi. Ka nebūs tā, kad, piemēram, tur Liepājas aktīvie skrēja, teiks, es te skrienu tādās sacensībās, es te skrienu tādā treniņā, tā būs trase. Es nevaru apgalvot 100%, es jau nezinu, kādas ceļus katrs ir gājis savā dzīvē, bet es domāju, ka nē. Es domāju, tas būs jaunums visiem, arī liepainiekiem, un tas ir kaut kā vērts. Tas ir tiešām vērts. Virgas lanka ir patiešām iespaidīgi. Tā tas arī nezināju, kas ir lanka, starp citu. To es tagad jau kāds pārsnedējis zinu. Varbūt īstāstīsies. Kaut kas nepieklājīgs. Tu jau es domāju pēc kopšanas darbiem un visu tu ļoti labi arī zinās to vārdu un arī atcerēsies. Es domāju, tur pilnīgi noteikti neviens nav skrējis, jo tur grūti pat pārvietoties šobrīd. Bet, es atgādinātu Ediju vārdus pirms augstros posmu. Nevajag šobrīd mēģināt iziet trasi un domāt, ka viņi tādi izskatīsies maču dienā. Maču dienā viņi izskatīsies mazliet savādāk. Okay. Es domāju, ka mums paveicies ir tas, kad ir šis lielais sausums, kurš nepatīk noteikti lauksaimniekiem, bet tas mums nāks pa talkā, jo upes tiešām ir ļoti zemā līmenī priekš šī gada laika. Un līdz ar to arī es ceru, ka arī tur mēs varēsim maksimāli interesantāku to konfigurāciju uztaisīt šajā apvidū, dēļ tā, ka tur ir tā sausā. Atceroties Bebrani, kas notiek tad, ja šajā posmā uznāk lietus? Šajā posmā nedrīkst uznākt lietus. Kad tev jāņos lietas līdz? Bet kas mums šo lūdzu izgriez. Jā. Pieglabā. Bet runājot par Virgas lanku, es teiktu, man viņa attāli atgādina varbūt nedaudz Abaus senlēju, kur arī ir upes senlēja. Abās pusēs ir stāvi krasti, tāli pārredzami. Man ļoti gribējās Virgas lanku, ko es izbraukāju Krušu ķērsu. Man gribējās iepīt distancē ciematu Virga, kurā
slavenais rockers Liepājas zīmols taisīja savu Virga festu pāris gadus. Bet pie Kārļa Zābaka gribējās skrējas aizvest, bet tad mums būtu buks uz kaut kādiem, buks vilks būtu uz kaut kādiem kilometriem 80 visticamāk. Nu tā. Jā, tā. Šo sadaļu mēs izlaižam, bet kas tad īsti ir Lanka? Nu, Lanka ir ielai. Ielai, jā, Senlai. Nu jā, upes ielai, Senlai. Jā, un viņi ir ļoti, tāpēc to man ir nedaudz žēl, kad tas stirnu buks, viss pasākums mums ir tā kā vakara nogrieznī, jo tad, kad visu to taisīju un domāju, un tu man prasīji skici, es viņu tā kā ar domu, ka tas ir, nu kā vilks ļoti agri rītā ar saulēktu reizē, un tad man likās, ka tā būs tā pievienotā vērtība šai Virgas Lankai, jo viņa, nu, praktiski 90% no rītiem vasarā ir migla lejā. Un viņi ir saules, tā kā lēktā, tā oranžā smukā saulīte, viņi piespīd, nu tur ir fantastisks skats, nu tādu pa naudu pat nenopirks. Tas mums ies, diemžēl, īstenībā tie vilki, kas grib redzēt, var jau tā kā laicīgi. Jā, skatīties. No otras puses. Mums pirmkārt mačs saucās Saulgriežu nakts. Jā, es jau sapratu. Tā ir otrā lieta. Es ilgi par šo svārstījos. Tu man pārdevi to rītu, saulēktu, to migliņu tajā ielējā, un nu, man likās riktīgi kapitāli, un tad es aizgāju uz Liepājas sporta pārvaldi, un tur man nosēdās Džeki pretī, un viņi saka, nu kas tu jocīksies? Liepāja, dižūra, bez saulrieta nav Liepāja. Jā. Nu, ja mums ir mums finišā ir saulriets, nu tad bija jāizvēlās. Vai nu bija jātais distance 120 km, kas laikam nebūtu, nu tā kā, ņemot vērā, ka mums drīzumā ir gāju trail arī. Bet cik ir kontrollaiks? Kontrollaiks 10 stundas. 10 stundas. Tas nozīmē, ka tas ir viens naktī? Nē, tas ir 12 naktī. 2 sākam. 3? 2. Vilki sāk 2. Okay. Vilkuši maratons arī. Jā, par to arī. Kāpēc mainās starti un kā tas viss notiek? Vilki startē 2. Kāpēc buki startē grobiņā 5? Tieši tāpēc, lai pirmie līderi paskrietu garām nākamajam foršiem spotām. Ārprāts tur būs vienkārši, tas būs drausmīgi kaut kas, es domāju, nekas tāds stirnubukā nav bijis, jo mēs parasti esam paši traki lecīgi tauta, bet tur būs vēl lecīgāk tauta priekš. Bet tas atkal kādam patiks, kādam nepatiks, jo garām paskries līderi. Un tad aizies buku bari, un, protams, ka uzmauksies virsū otrā ešalona vilkiem. Nu, kas kādam atkal nepatiks, bet mēs gribam, lai vilku līderi tomēr skrien cauri sacensību epicentram, posmam, kurā startē stirnbuki, lai tur viņus kāds sagaida, nevis buki jau ir devušies trasē. Atkal tās ir kaut kādas sajūtas, kaut kādas nērtības trasē, saskriešanās grobiņas pilsdrupās 2 distancēm, šaurā vieta. Bet gribās uzburt, cerams, Meijas, Tautumeitas, Dzintars, baltos vadmalas svārkos. Un pastāst par buka sacensību centrijā, par vilkiem mums skaidrs, tā ir bijusi dzelzceļa stacija, kur Dzintra Blūma kādreiz netīšām ir nopirkusi. Dēļ tā, ka tur esot bijis ūdens pumpis, un viņai nebija ūdens, viņa pērkot ūdens pumpi, nopirka arī stāciju netīšām. Jā, un tas stacija ir arī viens no stāstiem. Jā. Uzturēta un skaista vieta. Es viņu nevēlu ieteicu kā sacensību centri, tāpēc, ka viņi arī ir, iedod to sajūtu, ka tu esi tādā īpašākā vietā, ne pie kaut kādas skolas vai stāvlaukumā, bet tu esi tādā, tā kā muzejam pielīdzināms kaut kas drusku tāds. Tad lielais checkpoints vilkiem, kur būs gan maiņas drēbi nodošanas punkts, gan lielā ēšanas stacija būs grobiņas pilsdrupās, kas savukārt bukiem būs tieši kā reizes 4.5. kilometrs trases sākums, bet trases sākumā viņi apskries nelielu cilpu un startēs no kurienes? Jā, tas starts būs no mototriāla trases. Baltijā es atļaušos teikt labākā mototriāla trase, sarežģītākā, pavisam noteikti. Viņi ir veidot ļoti īpaši, viņi ir veidot ļoti, varētu teikt, ar smagu darbu, tāpēc, ka tur ir akmens krāvumi, betona krāvumi, riepu, koku, viss, kas var būt, un viss ir atvests. Tur nekas uz vietas nav audzis, tur ir milzīgs liels akmens upes krastā. Es viņu esmu triāla sacensību laikā iesaucis pa Velnakmeni, jo uz viņu lec motociklu no upes, teiksim tā, dibena. Šaujās augšā, jo mototriāls ar to ir īpaši, kad viņi lec augšā no vietas, nevis ar ieskrējienu. Tāpēc es saku, viņi varenlecīgi tauta arī tie mototriālisti. Un kas ir pats interesantākais, mums ir ļoti paveicies šo trasi, ir uzbūvējusi ģimene, Alkšņa ģimene, ļoti ģimeniska ģimene, viņi 4 brāļi un 2 māsas, un
visi ir līdz ausīm iekšā motokrosā. Visi lecīgi ir bez gala. Un viņi leksies arī buku starta laikā. Viņi parādīs, kā notiek lekšanās ar motociklu pa šiem milzīgiem betonu krāvumiem. Un tā kā būs arī nedaudz pirms starta iesildīt sirdi, adrenalīnu noķerta. Un, kā teikt, es domāju, ka, ja mēs varētu palaist, mēs viņus arī varētu palaist pa priekšu, lai viņi drusku pavada pirmo cilpu tie motokrosisti. Bet to mēs vēl padomāsim. Tas nav pieņemts. Bet viņi ir tādi ļoti... Es tās konstrukcijas esmu apstaigājis nereiz vien, esmu pārāpies viņiem pāri. Iespējams, ka mēs arī vilkus palaidīsim pa kādu saudzīgāko konstrukciju daļu. To izdarīt var. Es nestādos priekšā, kā tur var uzbraukt emoci. To es gribēšu redzēt, jo tas ir kaut kas arī tas, kas rauj jumtu, jo man nav skaidrs, kā to var. Jo visiem stirnu buka distances dalībniekiem, es noteikti varu pateikt arī vilka distances dalībniekiem, visi, kas dosies šajā trasē. Es sapratu, tagad bija sestdien, svētdien tieši 2 Latvijas čempionāta posmi. Moto3, tur norisinājās sacensības, un sacensību beigās arī Grobiņu svētki bija daudz cilvēku un viss, un ļoti laba, patīkama atmosfēra. Un beidzoties sacensībām, es paziņoju šo jaunumu, ka šeit būs stirnubuku starts. Un es teiktu tā, ļoti liela daļa, un lielākā puse apstājās, pagriezās un pārjautāja ar tādu ļoti izteiktu pārsteigumu, pozitīvu pārsteigumu sajūtu, un visi gaida jūs stirnubukus, viss tajā trasē, Grobiņā, un visiem ir pacelājums, kad stirnubukus, jūs esat gaidīti, tur nav tā, ka, ak, Dievs, kaut kādie skrēja, ak, Dievs, un visi, tiešām tāda svētku sajūta ir. Jo Grobiņā jūs dzirdēt, jo cik esmu saticis Dienvidkurzemes pusē cilvēkus, tā atsaucība ir ļoti. Jā, es tev arī ievērojam, ka cilvēki grib piedzīvot, viņi grib redzēt šos taku skrējējus. Ko es nevarētu teikt par piekrastu, kas iet virzienā uz Ķoņsiem, kas man arī bezgalīgi patīk, bet tur izējas pie jūras, publiskās dabas takas, liegumi, un tur ir pilnīgi savādāk atkal. Jā, tas ļoti strauji mainās šis posms. Strauji mainās, jo tur ir pamati pie pamatiem, un cilvēkam izējas pie jūras, un tur savirpināt loģiskas takas ir diezgan neiespējami šobrīd, man liekas. Jā, bet Grobiņa vispār, man liekas, būs tāda kā labi nopucēta skatuve. Tas Grobiņas posms tieši. Man Grobiņa patika jau pašā sākumā. Tas, kas man nepatika, es nespēju sazīmēt, kā no Grobiņas nonākt līdz Beberliņiem. Viens posms man nepatīk joprojām. Tu zini, kurš, bet tas būs jāpiecieš, jāpārdzīvo. Un savukārt pēc Beberliņiem tur jau bija nākamā daļa. Es iegāju tajā dārziņa rajonā. Es domāju, nopietni Zinter, kur tu man iedzini kaut kādu, bet tie dārziņi ir kaut kādi tik sirreāli. Tur nav nekā no latviskās vides, bet tur tie dārziņi ir mini cietokšņi, cits pa citu cietoksnīgāks, pārāks, augstāks žoks. Izklausās pēc maskačkas. Un kad es tikko ārā izgāju cauri visiem tiem dārziņiem, tad jau, zini kā, tu jau sāc, ko vēl tur izdomās, kurš vēl to žogu, tur. Jā, jo mums ir... Man tie dārziņi ļoti beigās patika, jo sākumā likās nenormāls defekts, bet patiesībā tas ir beigais efekts, jo šitā atkal nevar teikt, kāds dārziņu īpašnieks noklausīsies un noraus marķējumu. Man ir bijušas problēmas mazākas sacensības taisot, bet tie nav dārziņu īpašnieki. Man ir bijis, kad tajā rajonā grib atmarķēt trasi. Karostā mums arī 17. gadā, vai kurā bija problēmas pilsētā. Bet, tā noteikti ir tā daļa, kur jāmarķē pēdējā un jāpieskatās. Un viņi būs jāpieskatās, un tad noslēdzošā daļa, es domāju, ka tur gan mēs noteikti lūksim Edgars Prūdu atkal pieslēgties, jo viņš ļoti cītīgi man palīdzēja to Bernātu pusi kārtot, bet karostas pusi. Es domāju, ka iznesīsim ar viņu palīdzību, jo tur arī šobrīd ir daudz, kas mainījies, ir jāsaprot pa tām takām, pa kurām mēs skrējam 17. gadā, iespējams vairs nedrīkst skriet, un tur ir viss skaņojuma procesā, tā kā skatīsimies, un tie, kas skrēja, droši vien atcerās, ka mēs skrējām arī tajā, kā sauc tos nocietinājumus. Ziemeļfortos pa tuneli, bet tādas lietas mēs droši vien vairs nedarīsim. Jā, jo viņi diezgan pamainījuši savu izvietojumu. Viņi tas jūras krasts piedzīvo to eroziju. Tā kā dabā viss mainās, pat ja tu esi pāris gadus atpakaļ tur skrējis, un tev tur ir tā kā taku tīkls galvā un kartē, tas nenozīmē, ka... Bet vienīgi es skatos pēc trases, trasi iet gar Latvijas kara muzeja filiāli,
Viņi ir nesen salīdzinoši izveidot, katrā ziņā 2017. gadā viņi nebija. Un tagad viņa ir, un tur ir arī Latvijas armijas vecās, teiksim tā, Latvijas armijas pirmsākuma tehnikas arī laukā, un ir kuģis pat tur stāv, uz mūsu podests skaists nokrāsots, un es pieļauju, ka varētu dabūt mēs Stirnubuks cauri šim muzeja teritorijai. Tāpēc karostas daļa ir pēdējā, kas tiks saskaņot nākamās nedēļas laikā, viņi vēl mainīsies. Viņi nepaliks tāda, kā viņi šobrīd ir iezīmēta, tā ir skice. Tāpēc to nevajag uztvert kā pēdējā brīža patiesību. Kilometrāžā tas neko daudz nemainīs, bet Edija darba uzdevumā tā trasa izskatīsies savādāk. Bet, manuprāt, tas būs tāds ar sortī kaut kāds piedāvājums. Tur būs viss. Tur sākot no vecas stacijas ar zirgu pajūgu un caur purvainu lanku, pa veco dzelzceļu bijušo, bet aizauguši, es pateikšu, tas nav taisnais ērgi. Nē, tas nav taisnais ērgi, nesajauciet. Tas ir savādāks dzelzceļš. Tad, kad Zinters saka, nē, tad tas nav vairs labi. Man ir pieredze ar to. Un arī brīnišķīgais grāns ceļš arī. Jā. Bet klausies, tur, vai tu esi skrējis pa purvu ar sausām kājām? Jā. Tad es tev sabojāju. Tu sabojāji man tālāko sakāmo, bet skrienot pa šo dzelzceļu, tev sajūt, ka tu skrien caur purvu ar sausām kājām, jo tev ir malās ir kārtīgs purvs, un tu skrien pa šo dzelzceļu, un sajūta ir ļoti interesanta patiesībā. Un tas dzelzceļš arī viņš ir tāds liekts, teiksim tā, liekts, aizaudzis. Nebūs tā, ka būs jāskatās saulē un jādomā, kad tas reiz beigsies. Gribēsies vēl un vēl, un šīs vecās stacijas, kas ir pusgrubušas un ieaugušas kokos, un tāpat tas palīga mājiņas viss. Skrienot var tiešām redzēt, kā ir daba paņēmusi civilizāciju un vecie peroni, kas ir arī ar bērziņiem apauguši un viss. Un tas viss tur ir, un to vajag spēt ieraudzīt. Tāpat arī Gavies stacija. Arī liela ēka, un tāpat tur ir bijusi dzīvība. Viss vienkārši skrēja, ierauga to. Klausies, es Liepājā, es biju nenormāli maz enduro trase tur, kur ir. Mēs tur skriesim. Enduro trase? Jā. Tā, Liepājā ir ļoti daudz trases, tāpēc, tas, kas tur, kur notiek hard enduro. Lauma? Ja Laumas trase ir, bet tur mēs neskriesim. Bet hard enduro. Tur, kur ir visādi arī betona kluči, vecie logi un nenormāli tādi straujie pauguri. Tur mēs neskriesim. Paldies Dievam. Tur ir tādi kāpumi. Nē, šis Stirnubuks, šis vilks, manuprāt, viņš nebūs ekstrēms, bet viņš būs ļoti baudāms. Jo, būsim reāli, Liepāja ir tik plakana, cik viņi ir. Jā. Jā, mēs nevaram kalnus uzbūvēt. Mēs varam izmantot tos, kas ir pa ceļam. Vēnspils var. Tu pa hūti? Jā, es par hūti. Rīga arī uzbūvēja kalnu. Bet labi, pieskārāmies kalniem. Tehniskie dati. Tātad distances garums ir 60 km. Es saprotu, ka tu sev trimmeru pret lāpus gribi nomaidīt. Bet labi, distances garums ir 60 km vilkiem. Cik ir augstumetri? Provizoriski. Pēc kādas pamatkartas tu skaties, jo Trailā būs viena augstuma metri, un Stravā būs citi, un Garminā būs vēl citi. Un Google mapā būs noteikti ne 1000. Ok. Nē. Jā, man patīk, kā saukt šo vilku, un, teiksim, vilks mums ir tā, mums paplakā ir viena vilka daļa, tad mums ir pa vilku mugurkauls, kas ir šis dzelzceļš, uz ko turās visa šī trase, un pēc tam mums ir nobeigumā viss galvenā daļa. Mums ir grobiņi, mums ir beberliņi izaicinājumi, beberliņos tur ir tādi kāpi, un tas tev patiks beidzot. Tur ir, šit var atrast arī tādu sienu, kur nepieliecoties zālē var turēties. Es šaubos, vai man tur patiks tie kāpami, jo es pats viņu plānoju izmēģināt divreiz. Starp citu, Rimanti, bija tāda lieta, tas bija šīs nedēļas sākumā, ja es nekļūdos. Man zvana Edijs, un tādā krietni dusmīgā balsī, es pat teiktu aizskaitinātā. Viņš man saka, kāpēc man 2 skedas ir dzintara? Un es nesaprotu, ko viņš grib no manīm. Un viņš man tā kā pārmet un liek justies vainīgam par to, kad viņam būs jāskrien vilka distance. Un tad es uzklausīju visu šo, kas bija manā virzienā adresēts, un es viņam teicu tā, klausies, dēls, situācija ir pavisam vienkārša. Ja tu skaties tālāk atpakaļ pagātnē,
tad vainīgs esi tikai un vienīgi tu pats, nevis es. Jo Rimantam ieteica man pazvanīt tu, un tajā brīdī, kad tu ieteici Rimantam pazvanīt man, tu uzprasīji sev tādu trasi. Es sapratu, aplis noslēdzās. Aplis noslēdzās un vainīgs esi tu pats. Nu, jā. Un tagad tu skries garām grobiņai, es tev ar mototriālu džekiem uzplaudēšu un pavadīšu tev ar enerģiju tālāk līdz Liepājai. Un Edijam turklāt būs superkompensācija pēc Vilkača maratona, tā kā viņš skries tā kā vēlas, tad nav vispār par ko šaubīties. Jā, labi, bet Liepāja man vienmēr ir asociējusi nenormālu turismu. Es tagad noskriešu vilka distanci, sestdienas vakars. Jā. Pirms Jāņiem. Nu, ko tālāk? Liepājā mums ir pirmkārt jau, man liekas, visiem, kuri nav liepājnieki, Liepāja saistās ar pludmalu. Un pludmala mums ir ļoti atdzīvojusies. Pilsēta ir sabūvējusi pirmkārt skaistas izejas uz pludmalu. Tur ir tā, ka bez iemesla pat gribās iet tikai tāpēc, ka skaisti iet. Līdzīgi kā bukam. Skriet jau skaisti skriet. Un mums ir pludmales kafejnīcas, kur var labu laiku pavadīt, var atpūsties, var atjaunoties, relaksēties. Mums ir ļoti skaists Jūrmales parks, kur pastaigāt pūtu vējiņos. Neesmu programmā paskatījies. Pēc es noteikti gribēšu aiziet pastaigāt pa smuko parku, bet es noteikti gribētu paņemt ielikt vielas. Man izklausās, ka tu sūdzies. Man izklausās, ka tu sūdzies. To tu, Edī, varēs darīt 23. Saulgriežos, bet 21. turēs aizbraukt turpat, nezinu, Bernātos vai Ķoņciemā vai tajā pusē tu vari 2-3 dienas pagulēt. Bet cik tam man no finiša tā līdz pludmalē, kur pēc tam aiziet un sagaidīt to saulrietu? Tu finišēs pludmalē. Jā, tu finišēs pludmalē. Pie laba laika, noteikti. Jā. Visticamāk būs. Cauri pludmalē, jebkurā gadījumā. Skaisti. Un tas, ko droši vien mēs neliksim tev darīt, mēs tev neliksim skriet pa molu. Tas, ko mēs domājam, varbūt tomēr bukiem un zaķiem kādu no tā episkās mola daļas atstāt, bet atstāt tikai to, kur ir segums. Nelikt, kā 17. gadā mums bija jāskan arī pa akmeņiem, manuprāt, līdz pašam mola galām, un tas bija pārāk traki, un tā darīt nevajag. Bet man liekas, ka kapitāli, kad es starts 1:02, tāpēc, kad tu reāli vari izgulēties un no Rīgas normālā laikā vēl atbraukt. Nē, no tāda viedokļa tas ir fantastiski. Man reāli patīk. Man tie agrie rīti, tā. Jo es kā liepājnieks, man lielākoties visi stirnubuki agrāk ir bijuši tālie stirnubuki, un visi šie vēlie starti, tā ir tāda kā liels bonus, kad tev nav jāceļās 4 naktī vai 3 naktī, un atbildīgie jau brauc iepriekš un paliek viesnīcās, bet es kaut kā tā nepiekopu, un tad es ļoti izbaudīju šos vēlos startus, un tagad sanāk ar rīdziniekiem. Tā kā tu saki, ļoti mierīgi arī sevišķi tie, kas brauc buku skriet, viņiem vispār viņi pat var paspēt vēl uz darbu aiziet un atbraukt un noskriet. Tomēr kapitālismu laikmets naudiņa arī jāpelna kaut kā. Saulgriežu sajūtu arī ķersim? Saulgriežu? Jā. Tomēr saulgriežu nakts, 20. jūnijas, gada īsākā. Es domāju, ka dedzināt noteikti vajadzētu ugunskurs. Tas jau ir vairāk kā skaidrs. Ugunskurs būs pilnīgi noteikti, jā. Jā, un tad mums vēl ir laba ziņa, ka mums ir sporta pārvaldes vadītājs, tāds gan atsaucīgs, arī pats sportot gribošs un varošs. Un es domāju, ka mēs ar viņu varēsim sarunāt ne to vienu, un viņš arī ir Liepājas subskolas vadītājs. Un, kas zina, varbūt buki varēs vēl līdzsvaru pārbaudīt pēc skrējiena lielā. Tur jāskatās, kāds būs ūdens un laikapstākļus. Šis man ir jānums, bet kultūras pārvaldes vadītājs, cik mēs zinām, arī skrien diezgan labi. Diezgan asfaltu, bet uz šo posmu droši vien, ka būs spiests arī ieiet. Viņš skries? Nē, viņš ir patiesībā skarbais. Viņam patīk, kur ir slikti skriet. Tas pāja tintur. Jā, bet kultūras pārvaldes vadītājs. Kultūras pārvaldes arī piedalīsies, bet viņš ir asfalts skrējējs. Viņš ir asfalts, viņš ir maratonists, viņam ir maratons. Sasodīt ātris maratonists. Jā, tā kā ir Liepājā. Par tiem ātrumiem, kas mums notiek ar Igauniem šobrīd? Dominēja gan bukā, gan zaķī. Tas ir lēni, Igauni nav tomēr lēni. Es gribēju teikt, man kaut kā jocīgi izklausās, ka Igauni un pātrumu mēs tur runājam. Jā, jo tas Igauni Kenija Kivikas, kas mums te regulāri skrien un regulāri uzvar bukus, es šausmīgi gribētu, ka viņš pacīkstās ar Kristapu Bērziņu, tā kā viņi piedalās, bet viņi vienā trasē neskrien. Bet varbūt šis tas posms, kad Bērziņš skries buku, jo viņš vilks nekad neskrien. Būs interesanti.
Bet man likās, tas igauņi, un redz, jūs sakat, lecīgi liepājnieki, lecīgi vidzemnieki, tad tas igauns man zvanīja pirms augstrozes. Viņš saka, tu paskaties, man vajadzēs nofilmēt. Viņš saka, tu sarunā ar tos parānu, lai viņš nofilmē mani, ka es uzvaru. Es atradīšu vēl vienu džeku, kurš uzvarēs Zaķī. Viņu arī vajag nofilmēt, jo mums vakarā vajadzēs tajā igauņu panorāmā televīzijā parādīt. Es domāju, ok, tā diezgan ambiciozs čalis. Viņš atveda savu audzēkni Igauni, kurš vinnēja Zaķi. Parāds viņus nofilmēja, un vakarā Igaunijas panorāma parādīja reportāžu no Augstrozes buka. Un ko rādīja Latvijas televīzijas panorāma tajā vakarā? Viņi rādīja. Viņi nerādīja, ka Igauns. Nē, viņi rādīja. Es pat neatceros kaut kādu jancīgu sportu veidu, kas notiek kaut kur Argentīnā, bet ar kaut ko interesantu. Bet tautas sportu viņi nerādīja kā šķiru. Bet Igaunis pateica, Igaunis atbrauca un Igaunis izdarīja. Un tas bija tāds. Man liekas, kur tik laicīgs čalis. Bet kā jums, kā ekspertiem, Bērziņš var viņu apēst? Es ļoti gribētu redzēt, ka viņi sacenšās vienā distancē. Ja Bērziņš atbrauks un Bērziņam no Kuldīgas atbrauks Liepāja, tā kā ja viņi abi satiksies Grobiņā, jo Igaunis teica, ka viņš būs. Tas būs mačs, ko es gribētu pavērot klātienē. Jo Bērziņš, Liepājā viņš ir kā mājnieks. Viņš ļoti bieži brauc arī uz maziem mačiem. Liepājā viņa prieks redzēt. Viņš arī bija pirms Rīgas maratona. Uz ritmskrējienu. Jā, uz ritmskrējienu. Skrēja, uzvarēja 2 distances, 5 un 10 km, un viņš izskatījās sasodīti labi. Man vispār liekas, ka viņš ir kā vecs vīns. Tad varbūt mums ir tā Latvijas panorāma jāuzrunā tajā. Ja gadījumā Bērziņš viņu Tad jau vēl viens džeks jāliekas strīps. Vai bez tabū. Jo ir jau vēl 2 čaļi, kas nav satikušies, man liekas. Kristaps Bērziņš 0 upīts. Vai tad viņi nav satikušies? Man liekas, ka kaut kā nē, jo šajā posmā attiecīgi, ka bija Rīgas maratons, Bērziņš neskrēja, bet tas ir kā vajadzētu tā būt, ka tāpēc Bērziņš neskrēja. Nē, bet tas ir ļoti labi, kad ir arī šīs sportiskās intrigas, un nevis tikai pa 6. 7. vietu, bet iet runa par uzvaru, un kad mums ir šie titulētie sportisti. Vajadzētu tos visus lielos titulētos sportistus nolikt uz vienas strīpas kādreiz, kādā distancē. Tikai jautājums, kā viņus... Jo man parāda, no Liepāja, tieši buka distancei būs izteikti tāda vieta, kur var mačoties, jo tur nebūs tā kā brienamais un cērtamais, tur būs jālido, salīdzinoši reliefs, protams, būs izceļš noslēguma daļā no Liepāja Beberliņa, bet vienalga viņi skrienami. Tāpat tur būs gan noskrējieni, gan uzskrējieni, smilts. Es domāju, smilts jau neliks daudz iekšā, smilts nevienam nepatīk. Jo tur ir arī, blakus smiltīm ir smukās tāciņas. Man liekas, ka Beberliņa bija vismaz toreiz arī bija smuku uztaisīti 17. gadā. Nebija tā, ka visu laiku smilts ir jāpārcilā. Jo mums te bija ritmas skrējiens, nevis šī gada ritmas skrējiens, bet tas pirmais, kas notika pagājušajā gadā. Un tad arī šī apvidus trase. Es pakomentēju to sacensību, un es uzprognozēju Bērziņam un Jocim, teiksim tā, pa 10 minūtēm labākus laikus nekā bija reāli, jo tik daudz smiltis bija, ka šie ātrie skrēja pat nogrim. Viņi, protams, uzvarēja, kas viņiem jāuzvar, bet ļoti nosit tempu lejā no tā, kā viņi skrien, piemēram, apvidū, uz Tirnubukā, nezinu, citos skrējienos, kur ir takas. Un tāpēc es vienkārši redzu, ka Liepāja šogad būs tā vieta, kur būs tas lidojums drusku, ņemot vērā, cik tā kā man lidot, bet būs labi. Bet runājot par lidošanu, cik vispār prognozētais laiks pirmajam vilkam? Mums ir aprēķina tabulas, 3,5 minūtes uz kilometru. Cik? Tas ir... Šajā brīdī visi ievilka elpu un visi vilka, kas plāno uzvarēt. Mēs skaitām amplitūdu 3,5, ātrākie 10 lēnākie. Tas ir tas, ko tu rēķini. Protams, kad viņi skries lēnāk. Bet tu nekad nezini. Kas ir provizoriskais uzvarētājs vilkam? Jāskatās sastāvs. Šobrīd ir kaut kādi 70 pieteikušies. 70? Jā. Tas ir tā kā vilcienu vagons pilns. Ierasti pēdējos gados tā dinamika bišķi pieaug, un man liekas, ka pēdējā sēlijas posmā bija 220, mums katru gadu pa kaut kādiem 5-10%. Tā kā nāk klāt. Gribētos ticēt, ka Liepājā 250 saskries. Jā, es varu pačukstēt, vilkiem ir šī reize, kad viņi varēs izskrieties. Jo, kā mēs noskaidrojam no sākuma, būs tehniskais, tad būs lidojamais, cik vilks lido, bet tad atkal ienāk grobiņi, pirms grobiņas atkal ir tehniskais. Atšķirībā no Augstrozes vilkiem tiešraides filmētāji varēs sekot.
Mums būs tiešraide. Jo Austrozē tas bija uzreiz skaidrs, ka tiešraidē nav ko darīt, jo viņi līdz skrējiem netiek. Tas nozīmē, ka tiem, kas, kā es gribu pamēģināt, kas ir vilks, tad iespējams šī ir tetrās. Jā. Saudzīgāk, mīļāk pret skrējiem, teiksim tā. Baudāmāk. Ļoti skaisti. Un kas man patīk? Skaisti. Nu, tur nav, es negribu, lai man pārprot, piemēram, no tie, kas plāno piedalīties. Nav tā, ka tur ir visu laiku pilsdrupas apkārt un gauji tek no Vidzemes pa Kurzem. Nu, nav īsti tā, bet tas skaistums ir citādāks. Kā jūs teicu, šī īstā daba, dziļā daba. Un vēl tas, jā, ka tur ir vēl tas pagātnes liecības ļoti daudz, un viņas tikai jāprot ir ieraudzīt. Nu. Zini kā, vēl otra lieta, kas man nosvēra par labu, variants A bija Bārta, Nīca, Bernāti. Jā. Otrs variants bija šis. Un it kā tik tuvu, starp Bārtu un Paplaku, cik ir tur kilometri, daždesmit, tur 15, nezinu cik. Ne vairāk. Ļoti maz, jā. Sajūtas diametrāli pretējas. Jā, pilnīgi cita vide. Pilnīgi cita vide, un tev liekas, kas tad tur, un tad es sāku domāt salgrieži, vai es gribu salgriežos tik daudz to cilvēku atstāto mantojumu, kas arī ir lauksētas un ciematiņi, arī viss ir forši. Bet man liekas, ka salgriežu sajūta ir jābūt tādai, kāda ir tavā variantā, kad ir tā dabas, kad daba ienāk, kad apēd to civilizāciju, kas tur vairs nav aktīva. Un to es vairāk tādā saiknē, tur tas viss ir dabiskāks, tāds brīvāks, jo tā puse ir vairāk apdzīvot, tur ir lauksaimniecība spēcīgi attīstīta, lielie lauki, tur ir Bārtas upē, tie dambju sistēma, arī ļoti interesantas vietas. Tas ir tas, ko Edijs varēs darīt, ka viņš putinās tās kājas, varēs izbraukāt, jo tur ir ko redzēt, tās vietas ir pārsteidzošas, bet salikt viņus visus kopā vienā trasē nav iespējams. Tā. Jā, ir jāizvēlās, tāpēc man likās, ka tā puse viņa tomēr ir tāda mežonīgāka, dabiskāka, ainaviskāka. Man ļoti patīk Bārtas upes taka ķiburs trauc, un es zinu, ka tur ir enduro čaļu taku takas, kuras nav nevienā kartē, bet, ja gribētu atrast tos čaļus, tie čaļi ir atrast, tās takas varētu atrast, un savirpināt tur Otāņu virzienā, tur var visu kaut ko interesantu, bet tās Latvijas valsts meža, tās kvartālstīgas nebeidzamās, un grāns ceļi nebeidzamie taisnie veido pilnīgi citu to vizuālo sajūtu. Un jā, tas risinājums, lai kā man gribējās to Bārtas upi atstāt, Vārtāja un Bānītis ir. Jā, to Bānīti viņi uzbūvēja 1879. gadā. Tas ir ļoti, ļoti sen viņi uzbūvēja, un 1998. viņu slēdza. Man šķiet, ka es nekļūdos, un tik īsts viņam bija tas pastāvēšanas laiks, vai garš, kā kurš to skatās, bet pats interesantākais, kad es ar savu reālu atmiņu atceros, kad es no Grobiņas, no savas dzimtās mājas gāju uz to dzelzceļu un kā pasažieru vilcienā un braucu uz Liepāju kopā ar mammu, braukt uz tirgu, pirkt lietas, kas ir atvestas visticamāk no Polijas skolai gatavojoties. Un tagad, tad dzelzceļa palikusi tikai tāda vēsuma, ka viņš tur ir bijis. Un tas, es nezinu, tas droši vien ir tas, kas man iedod to sajūtu par to vietu. Es viņu tāpēc tā arī kaut kā saskatu. Un tad, kā jau es teicu, man jau Stirnbuks vispār patīk ar to stāstu, ka viņš iet caur tām Latvijas ainavām, caur vietām. Un man arī tas ļoti ir paticis, kad nereti viņš ieiet tajās senajās apdzīvotajās vietās kaut kur iekšā, un tur ir apakšā vēl dziļāks stāsts, varbūt tikai par to dabu. Jo ne viss ir tikai par dabu. Mēs redzam arī, ja mēs salīdzinamies tieši ar Stirnbuku kā ar dzīvnieciņu, tad tas dzīvnieciņš arī mums staigā pa pilsētām ne pa jokam. Un kas ir uz Rīgu braucot, Liepājnieki brauc, es domāju, neviens skrundā ir izvairījies no sadursmes ar buku uz ielas. Tas ir skrundā, tad neiet runa par kaut kādu Duniks, teiksim tā, miestiņā, bet buki ir visur, un tagad šie buki salgriežu nakts Stirnu bukā arī būs, kā jau mēs noskaidrojam, tātad Vārtāja, Grobiņa un Liepāja, gan pilsētvide, gan šī ļoti dziļie lauki. Un tā, un viss noteikti es satikt nevaru, nezinu, roku paspiest vai ko, bet noteikti, kad es pēc šīs sacensības, ja skanēs tas nospiedošais, ka bija labi, bija patika, tas noteikti es to arī publiski kaut kādā veidā pateikšos ikvienam par to, kad viņi tur ir bijuši un man sapni izsapņojuši ar savām kājām, ar savām acīm, jo es nekad dzīvē nevaru iedomāties, ka tas piepildīsies, jo
kā trasies, viņu redzēju sen. Bet nekad neuzdrošinājos sapņot, ka tur varētu tiešām atbraukt visi Latvijas labākie skrējēji. Tagad mēs saprotam arī igauņi, teiksim tā, lecīgākie skrējēji. Un noskriet šo posmu, kur es esmu gan daudz laika pavadījis, neiet runa tagad par šo laiku, man ir tā saucamā pauze tehniskā. Bet agrāk, kad biju jaunāks un kad tur krūma arī bija kuiti nedaudz mazāk, tad es tur daudz laika pavadīju un arī, pieņemsim, ceļš pa Grobiņas pusi runājot, ja visi tās takas, kur skries Grobiņā, tās ir manas treniņu takas un Grobiņā nav nemaz tik daudz, es skrēju un es biju tas viens no retajiem trakajiem tajā laikā, tas bija diezgan sen, ja salīdzinu. Tagad jau jaunā paudze nāk no skolas aktīvāk piekopi skriešanu un šo tautas sportu. Un es biju tas viens trakais, kas bija izdomājis, ka Grobiņā var uztrenēties priekš Stirnubuku, un tā arī bija. Man nebija treniņu nometnes vai kalnos, vai kur es trenēju uz Grobiņā. Lēznēja Grobiņā. Jā, Pilskalnā, pa trepītēm, visu braucu uz un cīnījos ar šitiem tādiem jauniem džekiem, kā Edijs. Jā. Ko, draugi, sapņi jāsapņo, vai ne? Pats galvenais, ka podkāstu režisors Dāvis Freibergs arī ir apsolījis startēt vilku distancē. Vairs ne. Vairs ne. Pareizi, Lorēdā. Labi, mēs tev piedodam. Atskries, atmarķēs. Bet noslēgumā, es nezinu, kungi droši vien nebija sarunājuši, bet tas, uz ko mēs mudinām, braucot uz Liepāju, uz Paplaku, uz Grobiņu, uz jebkuru no šīm starta sacensību centriem, uzvalkam tos baltos kreklus vai paņemam līdzi, jo vakarā pavisam noteikti noderēs baltie krekli. Tas bija tā kā. Es skatos, jūs tā kā sarunājuši, jo nebija sarunājuši. Šāds būs mūsu lūgums visiem sacensību dalībniekiem paņemt līdz baltos kreklus, paņemt līdz kaut kādas Jāņu lietas, vainagdziņas vai ozolapu vainagus. Un to, ja mēs to saulgriežu sajūtu sevī paši uzturēsim, tad arī es saprotu, ka Dienvidkurzemē un Liepājā vēl šos līgos svētkus svin diezgan aktīvi. Man jau liekas, ka manā pusē, kur ir maz jūra, jūras svētki šobrīd jau ir galvas tiesu lielāki nekā saulgrieži un līgo, kas, man liekas, ir galīgi nepareizi. Tāpēc... Es gribētu pateikt, ka es nevaru balstīt uz objektīviem faktiem vai pētījumiem un tam līdzīgi, bet man liekas, ka pēdējā laikā, pēdējos gados, vai mūsu pusē, Kurzemē, vai tas ir arī visā Latvijā, kad īstie saulgrieži, īstās tradīcijas sāk lēnām pārņemt līgo svinēšanu. Un kas man ļoti patīk patiesībā, kad šis pikniks, jo līgo latviskā izpratnē ir sanāk kopā, uzklāt galdu, iedzert un dejot un lekt ugunī pāri. Bet tagad mums aizvien vairāk parādās tieši šis pareizais laiks, kad tiešām ir saulgriežu vasars, un tad ir šīs tradīciju atzīmēšanas. Mums ir Jūrkalnē šī ugunspļava, un tur parasti, nevis parasti, bet katru gadu notiek, un tur ir, katru gadu aug šie apmeklējumi, un Liepāja arī ir no tām, kas piekop šīs tradīcijas, un tā kā... Dosimies uz Liepāju, ne tikai skriet, bet arī izbaudīt brīdi, kad dabas pilnbriedz dabā ir viskrāšņākais. Jā, es domāju, ka mēs to sajutīsim pavisam noteikti Stirnubuki, gan Grobiņā, gan Liepājā, to saulgriežu svinēšanu, gaidīšanu, un Grobiņā, kā mums ir arī gana daudz ansambļi, gan tautsdejas, gan dziedātāji, gan vikingi mūsu, teiksim tā, slavenie un, oriģinālie, varētu tā teikt. Un es ļoti ceru, ka sanāks tā, kad viņi arī varēs sevi atrādīt, pierādīt un iepazīstināt savu Grobiņu ar skrējiem. Un no sirds rekomendējam netriekties naktī atpakaļ uz Rīgu, bet aizķerties uz 2-3 papildus ekstra naktī. Mums ir garās brīvdienas priekšā. Aizķerties Liepājā, Dienvidkurzemē, turpat pa perimetru, atrast savu piemērotāko vietu, svētku piedāvājumu, kur svinēt un sagaidīt. Goda vārds netrūkst. Jā, Liepāja arī patiesībā ir viena jauka vieta. Es domāju, Stirnubukiem viņa varētu patikt. Viņa ir tāda, es varētu teikt, nenovērtētais dārgums. Jo viņa ret, kad parādās kaut kādās programmās un vēl, bet tur ir saimnieks, ir Ateku sala. Tā Ateku sala ir, protams, Liepājas robežās, es pat teiktu Liepājas centrā.
neatkarīga saule, uz kuras var nokļūt tikai un vienīgi ar laivu. Nekāda cita ceļa tur nav. Tur ir saimnieks uztaisījis, tur vēl viņi tiek taisīti, bet viņš ar savām rokām to taisa. Viņš ir amatnieks un cilvēks ar sirdi visā tajā jūras darīšanā, makšķernēšanas darīšanā. Viņi sauc par makšķernieku namiņu. Pie krasta ir tāds kafejnīcs. Ezerā vai? Tas ir starp ezeru un starp jūru. Jā, tas ir kanāla malā. Okay. Un sanāk, ka vienā pusē makšķernieku namiņš ar visu terasīti un apakšā ir laivas, var iznomāt katamarānu, var paņemt vienalga ko, pabraukāt tur pa to ūdeni. Un pretējā pusē ir tā Ateku sala, kur ir pirtiņa, kur ir hotelīts maziņš, istabiņa, kur palikt. Tu meklēji vietu, kur palikt Liepājā? Nākamnedēļ, kad mēs brauksim. Meklēji. Es teiktu, ka viņa ir tāda vieta, kuru Latvijā otra neatradīs. Un tāpēc Bet tāda 3 zeperi, kā es ēdīšu un šokā, tur tā kā sarūmēsies, jā? Jā. Es nezinu, vai ēdīs. bet vīra jau ar gadu pieredzi mierīgi. Viņi jau kopdzīvošanas pieredzi, ja mēs varētu. Jā, Liepājā ir šis ūdens, un tas ūdens lēnām viņš tiek attīstīts, arī Zirgu sala attīstās, bet Zirgu sala, es teiktu, viņa varbūt nav tik episka, kā šī Ateku sala. Ateku sala tiešām ir tāda ļoti atšķirīga no visas Liepājas vides, un šis makšķernieku namiņš, jā. Un tur arī tas īpašnieks, un visu, ko tur redz, tur ar koku taisīts, visu viņš taisa ar savām rokām, un tur vēl ir Megija. Kas ir Megija? Man uzreiz, tā kā veikalķēra. Nē, es tāpēc iepauzēju, tāpēc, ka izklausās uzreiz, ka iet runa par kādu sievieti, bet nē, tas ir lācis, izgrebts. Megija. Jā. Pēkšņi būs Megija? Es esmu stāstis sākuma stadijā. Tas ir nepacietīgs. Nekas paaugs līdz maniem gadiem, tad zinās, kā klausīties. Es nesaprotu, kā lācis būtu Megija, bet labi. Es tev pateikšu. Tātad. Ir tāds koka klucis liels, jā, un tai klucī iekšā ir izgrebts lācis, tā it kā viņš skatītos ārā un ar ķepām turētos pie tā kluča malas. Viņš viss viengabala ražojums tāds. Un viņš, tas makšķernieka īpašnieks, makšķernieka namiņa īpašnieks, izgreba to savai meitai kā dāvanu, un meita sauc Megiju. Un tad viņi to lāci nosauca par Megiju. Un tas lācis tur ir pēc makšķernieka namiņa. Redz, Stirnu buki, kad ies, viņi varēs apskatīties. Un vietēji liepainieki ies, viņi neskatīsies, jo viņi nezina tādu stāstu. Un tagad tie, kas noskatījās šo podkāstu, noteikti to zinās. Skaidrs, kur buki pavadīs. Nevis vasaru, bet saulgriežu brīvdienas. Jā, tāpēc es iesaku makšķernieku namiņu kā vietu, kur var pabaudīt uz ūdeni vakaru. Un tur ir ļoti sevišķi mierīgs vakars. Tas ir vispār fantastiski, kad var iebraukt, jo ar tiem transporta līdzekļiem var iebraukt iekšā līdz pat tramvaju tiltam pilsētā. Un tad viss gaismas atspīd no pilsētas ūdenī no abām pusēm un viss un zem tiltiem braukt apakšā izgaismotajiem. Tiešām tā ir tā. Vai par šo pilsētas turismu ceļvežu rakstēja, tas ir tāda lokālā zināšana? Es teiktu, ka ļoti neraksta. Varbūt kaut kur atrodams ir. Bet es tā kā sekoju kaut kam līdz Liepājā un dienu, kur šādas vietas, ko tu man sauc. Jau zini tikai vietēji. Jo, piemēram, mēs ar supiem ļoti aktīvi arī darbojamies, un ir tā Zirgu sala, ko es pieminēju, un viņai arī var apbraukt riņķi, un tad tur vietējie, un mēs esam iesaukuši par Šanhaju, jo tur ir tāds laivu būdu plejāde sākās, un viņi ir starp metalurgu teritoriju, kā teikt, ir kanāls, kurš atdala metalurgu no laivu būdām, teiksim tā, un tad braucot cauri, sanāk, ka tu brauc pa tādu šauru kanālu, vienā pusē tā Šanhai, kur ir visi savādāk. Tur vienā vietā pie garažas vēl ir pienaglots skelets un pirāta karoks. Un tur ir episks skats. Un brauc cauri, un tad, ja nav ļoti augsts ūdens līmenis, kāds viņš šobrīd arī nav, tad noslēgums ir, kad noguļās uz subdēļa, un tad jāiznirsti cauri tādai caurtakai, kas ir zem ceļa apakšā, tāds tuneļa brauciens sanākā uz 5 metri, varbūt pat vairāk. Mums ir bijis tā, ka tā caurtek viņi ir kā ierakt slīpi. Viens gals ir augstāk, viens ir zemāk, un ja nepareizi novērtē vai savus izmērs vai ūdens līmeni, tad iesprūst tai trubā. Jo tur ir straumes visu laiku. It kā liekas stāvošs ūdens, tas nav stāvošs ūdens, jo visu laiku jūra nāk iekšā ezerā un iet ārā.
un tas straums ir ļoti spēcīgs, un tāpēc viņi arī sauc Pateku salu, tāpēc, ka gar viņu visu laiku notiek šī plūsma. Varētu Austrijas audzēt. Sarunu mēs tomēr vēl nobeigt nevaram. Mums ienākuši daži skatītāju, sociālos tīklus sekotāju jautājumi. Un droši vien īsumā mēs par tiem aši arī varam atbildēt par to, kā vilki nokļūs un buki uz saviem starta punktiem, jo šoreiz atšķirībā no pagājušā gada sēlīs mums distance nebūs apaļveida, mums būs A to B. Tā kā startēs vienā vietā, finišēs viss, kā jau mēs runājam, Liepājā pie Ziemeļu mola. Un, jā, ir paredzēts transports vilkiem, tas ir iekļauts distances cenā, un izbraukšana būs no Liepājas Ziemeļu mola autoparkinga, kur viņi pulcēsies pirms starta. Izbraukšanas laiks ar citu mājaslapā publicēts šobrīd jau sadaļā vilks. Un savukārt buki droši vien tas būs maksas pakalpojums, viņi varēs braukt ar braucam kopā piedāvāto servisu vai grupēties pa komandām un parasti tev ir atbalstošais personāls, kas aizved vai kā. Bet autobusi tiks nodrošināti, jā. Tā, speciālais ekipējums, kas jānes līdzi telefons ar ielādētu pēdējā brīža GPX. GPX, kā mēs zinām, mēdz mainīties, tāpēc pēdējais GPX tiek publicēts mačā nedēļas piekdienā. Atceroties pagājušā gada sēlīs Jampadraci ar pārautajiem ceļiem un pazudušajiem piebraukšanas punktiem un enerģijas punktu izmaiņām, tur šo GPX mēs nespējām nodrošināt, jo vēl trasa, man liekas, tika mainīta vēl sestdienas rītā šauko saprata, kur mēs noteikti neskriesim paskatoties uz Zaniču švilpas augumu parametriem. Tāpēc ir, protams, kad ir dabas stihijas un tamlīdzīgi, tad šo GPX mēs nevaram nodrošināt, un tad viss ir slikti, sevišķi vēl kāds noroja marķējumu tālajā galā. Bet Liepājā nekādas dabas kataklizmas nav gaidāms. Piesim pie galdiņa, tad trīsais. Līdz ar to es domāju, ka nevis es domāju, bet GPX noteikti tiks izsūtīts Stirnbuka aplikācijā piekdien vakarpusē un publicēts mājaslapā. Tā kā vienādi vai otrādi GPX ir jāielādē telefonā, jābūt līdz telefonam. Par pārējo obligāto un ieteicamo ekipējumu arī lūdzu lasīt info lapas sadaļā vilks. Tur ir sīk un smalki aprakstīts. Vai Liepājā būs telšu pilsētiņi? Jā, pilnīgi noteikti. Beberliņu kempings. Kempingā viss namiņi, diemžēl, jau ir saulaicīgi rezervēti, bet telšu pilsētiņi joprojām ir pieejama. Telšu pilsētiņas piedāvājums arī tiks publicēts mūsu mājaslapā. Par ūdens apjomu. Litram vienmēr ir jābūt līdzi. Enerģijas punkti būs vilkam 6. Noteikti ir jāuzpildās. Ja nebūs ekstremāls karstums, tad ūdens parasti nebeidzās. Grobiņā, protams, arī būs iespēja pieslēgties pilsētas ūdensvadam, ja vajadzēs, un ar ūdeni tiksim galā. Centīsimies neatkārtot dubuļos pieļautās ūdens apgādes kļūdas, kad ūdens vienkārši beidzās. Ja nav ūdens, svarīgs. Ūdens nedrīkst beigties. Tā tad būs 6 enerģijas punkti, 2 ēšanas punkti, nedaudz kuplāki, kā ierasts, tas ir distancē lūsis. Un viens arī vilki varēs nodot maiņas drēbes, kuras tiks aizvestas uz punktu grobiņā, pilsrupās, un lietas, kas jānovad uz finišu, tiks nogādāts uz finišu. 2 maisiņi. Tas ar laikam no jautājumiem ir šobrīd viss. Informācijai ir jāsako līdzi. Mājaslapā sadaļas ir. Ir plānots GPS iekārts kaut kādas vilkiem? Jā, daļai vilku mēs nodrošināsim GPS iekārtas. Mums kopumā viņas būs 70. Ierasti mēs tās dodam visu ātrākajiem 60 un prognozējiem 10 lēnākajiem, lai saprotam, kurā brīdī tad gaidīt astes galu un lai arī spētu parūpēties par viņiem un nedodies nenovākt enerģijas punktu pirms ieradušies pēdējie dalībnieki. Kontrollaiks vilkiem 10 stundas. Tas nozīmē līdz pusnaktī Liepājas pie Ziemeļu mola sacensību centrā visi tiek gaidīti ar laika fiksēšanas iekārtām. Ja kāds atnāk vēlāk, tad iespējams laika iekārtas būs
noņemtas. Man patīk, ka jūs abi skatāties man šajā brīdī. Bet es ļoti ceru, ka vilki, buki un vispārējais zvēri tiešām aizkavēsies. Saulriets plānots ir aptuveni 22:30, var ticēt. Vajadzētu būt parasti, ka mēs arī ar šiem pašiem supiem braucam saulrietā, viņš ir minūtē. Jā, mums apbalvošana plānot 9, tā kā beigsies apbalvošana. Ir taču saulēkts, es aizmirsu pateikt. Tie paši supi Liepājā ir lieta, kas patīk visiem liepājniekiem, kas patīk visiem Liepājas viesiem, jo supu skolā ir piedāvājums saulēkts uz supu dēļ ezerā, un tā ir lieta, kas nevienam neapnīk. Laikam, kam viņš ir vienīgi apnicis, es tā saprotu, jo visi liekas, ka visi Liepāja ir bijusi uz saulēktu. Tiešām nav cilvēki, ir cilvēki, kas nāk un nāk. Paklaus, šī tāds piedāvājums nav mūsu piedāvājuma paketē, tad lūdzu piedāvājumu studijā, lai mēs varam padalīties arī ar 4000 stinbukiem, kas atbrauks uz Liepāju. 4000 nebūs tikai labākie, es domāju 40, bet tas ir agrā rītā. Kas pirmais paņem supu, tas pirmais brauc sagaidīt saulēktu. Jā, patiesībā par šo ir jāpadomā. Gatavo piedāvājumu. Kā to visu noformēt, lai bukiem būtu saulēkts ezerā. Bet tā ir lieta, kas cilvēkiem ļoti... Es nevaru izstāstīt, es varētu tagad stāstīt tur tralalā, putniņu un migliņu. Jā, ir putniņi un migliņi. Tas nozīmē 22:30 ir saulriets, un cikos tu sagaidi saulēktu? Tā, tas ir pirms līgo, tas jau ir ļoti agri, tas ir kaut kādi 4. Jā, bet vai nav tā, ka Liepājā saule vispār nenorīt? Apmēram tā arī ir. Pa migliņu runājot, man ir vienreiz bijis tā, ka no ezera es braucu atpakaļ ar vietpulksteņu palīdzību, es meklēju ceļu, jo migla ir tāda, ka es neredzu nevienu krastu. Tā ir arī bijis. Tas nav tas skaistākais saulēkts, protams, bet tas ir skaists piedzīvojums. Un ir sevišķi, ka vēl kaut kāda motorlaiva kaut kur fonā rūc, vēl skaistāks tas piedzīvojums kļūst tajā brīdī. Bet tā nebūs noteikti 21. datuma rītā. Galvenais, lai vilkiem paplakā, lankā nav šī tāda migliņa mums. Es domāju, ka tur nebūs. Tur jau mums ir laiks pateicīgs, bet vēl sanāk tā, ka skatoties pēc tā laika, visi vilki un buki skries pretī saulrietam. Jo sanāk skrient no austrumiem uz rietumiem. No augstrojas uz Liepāju. Vajag saulesbrīles. Jā, obligāti. Obligāti vajag saulesbrīles, jo, ja vēl zemā sauli iesitīs, tur būs kārtīgs spīdeklis. Un būs arī vietas, protams, daudz, kur būs šī saule, atklātās vietas un viss. Un lai arī Ālāns upes skaistam var redzēt līdz pašiem dziļumiem, lai nav tāda... lai bultiņas var ieraudzīt. Jā, tas... Es savā dzīvē esmu tik daudz bultiņas neredzējis, kad es kaut ko marķēju, tad man saka, tu tur esi tā sazīmējis, kad vairs neizskatās pēc meža, bet pēc kaut kādas F1 trases. Bet, bultiņas skatieties, kas skrien. Bet es domāju, grobiņi patiesībā vispār tur būs tā viesi, kas nav bijuši, tur tā taka ir. Es, ja godīgi, nezinu, citur, kur es būtu pats pieredzējis tik iekopt un tik garu taku. Jā, ka tur ir laipiņas, tur ir grants, tur ir tiltiņi, Ālāns upi. Izskaitīt, cik reizes sanāk šķērsot? Pār viņa ir tāda ļoti mierīga pilsēta, ļoti mierīga. Tur ir tāds kluss, bet tajā pašā laikā viņa nav, nevienā brīdī viņa nešķiet, kā teikt, izmirusi. Viņa ir dzīva, klusa, pieklājīga un ļoti sakopa pilsēta. Un sportu mīloša. Es teikšu, kā ir. Jo tur ar sportu viss ir kārtībā. Tur pat virslīgas futbola komanda ir. Liepāja piesiti? Vienreizi tiešām, bet es nezinu, varbūt vēl, bet ir bijuši reizes. Bet derbijas ir pamatīgs. Ja grobiņi satiekās ar Liepāju, tad, protams, ir līdzjutējumi ir vislielākās. Vienā brīdī man saslēdzās, kā ar vienā pašvaldībā būtu divas futbola komandas, kas kapā virslīgā, bet tu saproti, tā nav viena pašvaldība, tās ir divas pašvaldības. Jā, tā ir viena lielā Dienvidkurzeme un viena lielā Liepāja. Lielākais novads Latvijā. Jā, runājot par to lielumu un par to mieru arī patiesībā Liepāja šis šarms piemīt. Es esmu liepājnieks jau pēdējos savus dzīves gadus. Un Liepāja arī ir tāda, es vairākas reizes to pieķērs, ka es braucu pa kādu centrālo ielu Liepājā ar riteni vakarā, piemēram 10. Un es varu mierīgi bez rokām braukt un izbaudīt foršu vakaru, jo man negāžās virsū autobusi, furgoni, uz maniem neviens nekliedz un ir šī... Liepāja arī ir tā sajūta, kad tiek tā kā
ļauts tam aktīvajam cilvēkam dzīvot to savu ritmu. Tāpat, piemēram, parkā ļoti bieži var redzēt, ka jaunieši ar sportu nodarbojās, ar bumbām iet, un skateparks ir dzīvs visu laiku. Tā dzīve pilsēta. Jācer, kad jūnija beigās 4000 Stirnbuku padarīs to liepājnieku dzīvi mazliet nemierīgāku un burzīgāku. Tās vismaz tās 3, 4, 5 dienas, bet teikšu abiem kungiem paldies. Izrādās viņi ne tikai lecīgi, kā bija iedomīgi, ja? Es esmu iedomīgs. Iedomīgi, lecīgi, bet arī pasakaini stāstnieku stāstu zinātāji, veidotāji un taku grābēji, kā izrādās. Artiņš ar šoku arī. Brīvprātīgā piespiedu kārtā. Vīri, paldies. Bez tādiem dulīšiem buks būtu daudz garlaicīgāks. Būtu jau izbeidzies jau 11 gadus atpakaļ. Ir ļoti forši, kad ir iespēja, kāds intervijas arī pazina, bet jā, un pieklājīgi maz, teiksim. Pieklājīgi maz, un tas ir tas foršākais, kas šajā viss orgu pusē ir, kad tu iepazīsti tos cilvēkus, kuriem tie stāsti patīk, kur viņi tev palīdz veidot, un man jau liekas, ka bukiem arī tas patīk, tāpēc, kad mēs jau paši esam buki, un mēs darām to, kas mums patīk, un skrienam tur, kur mums patīk, un kā mums patīk. Un tā kā mums skriet nepatīk, tā mēs neskrienam, un tā mēs nedaram pareizi. Tā kā paldies abiem vīriem. Edijs mums ir pilnlaika orgu komandas dalībnieks. Dzintars mums ir uz Liepājas posmu. Es esmu tik iedomīgs un tik profesionāls, ka es varu pieslēgties pa vidu, viņam vēl jāpastrādā. Ļoti labs padomdevējs un vērtīgi lietu ieteicējs. Un, zin kā, 20. jūnijā lūkosim, jo šie abi jau, to visu vien būs sastrādājuši. Es tev gaidīšu finišā. Piepalīdzot Šoko. Es tev gaidīšu arī trases vidū. Ārtiņām droši vien un vēl dažam labam, kurš to visu palīdzēs uzbūvēt, sakārtot un nomarķēt, apmarķēt un pastrādāt ar grābeklīti kanālā. Es paņēmu līdzi, starp citu, šodien speciāli grābekla mašīnā. Viss. Priekš grobiņas? Viss ar šito katu. Tiekamies 20. jūnijā Liepājā un Dienvidu Kurzemē un izbaudam Latvijas maģiskos saulgriežus. Un ja tu neesi skrējis, tu pamēģini. Pamēģini noskrien. Un tiekamies Zaķīt karostā. Pēc 10 gadiem un runāsim par visu, kas ir bijis. Labi, Dāvi, paldies!